Labdien visiem! Un šodien man būs pavisam cits amplua nekā parasti. Esmu piekritis būt moderators šīs dienas diskusijai. Un šī diskusija notiek Eiropas Savienības mūžizglītības projekta ietvaros What to Work. Un projektu īsteno Valsts izglītības satura centrs, Tirdzniecības rūpniecības kamera, Darbadevēju konfederācija un Dynamic University, kas īstenībā ir šīs te idejas sākotnējais iniciators. Tā kā, protams, ka šajā laikā īpaši tad, kad notiek tiešām liels pārmaiņas profesionālā izglītībā, tad, kad Saeimā izskata un drīz, es ceru, pieņems profesionālās izglītības likuma grozījumus. It kā šāda veida diskusijas ir samērā daudz. Un varētu jautāt, kāpēc atkal praktiski tie paši cilvēki un kāpēc atkal mēs runājam par vienu un to pašu. Tomēr es domāju, ka runāt par šiem būtiskiem jautājumiem nav par daudz. Otrkārt, konteksts ir ļoti konkrēts tieši šajā situācijā. Mēs zinām, ka 5 gadu atpakaļ tika izstrādāta koncepcija, kas tajā skaitā viena no koncepcijām, kas skatīja profesionālās izglītības pievilcības jautājumus. Tas bija 5 gadu atpakaļ. Šogad mēs programmējam un plānojam nākamos 5 gadus saistībā ar Eiropas struktūra fondu izmantošanu. Tā kā tas ir process, kurš visu laiku attīstās, un visi iesaistītie ir ļoti būtiski arī savstarpējā izpratne, savstarpējā vienota viedokļa izstrādāšana. Līdz ar to es domāju, ka noteikti šī diskusija būs vērtīga. Par konkrēti projekta mērķiem un uzdevumiem pastāstīs jau projekta pārstāvi, bet pašā iesākumā var acīm redzot pateikt pašu galveno problēmu un arī pašu galveno mērķi. Kā mēs visi zinām, klātsošie, tad bērnu skaita samazināšanās, jeb demogrāfiskā problēma ir problēma, un profesionālās izglītības pievilcība, tātad audzēkņu skaits, kur izvēlās profesionālās izglītības programmas, ir nepietiekams, lai nodrošinātu darba tirgus vajadzības. Tātad tas ir kvalificētu speciālistu deficīts, īpaši vidējās profesionālās kvalifikācijas speciālistu deficīts. Un otrs, protams, ko mēs attīstam, bet acīm redzot vēl ir daudz kas darāms, šī te sadarbība starp izglītības sistēmu un darba tirgu, profesionālām organizācijām, sociālajiem partneriem, asociācijām un tā tālāk. Mēs zinām par nozara ekspertu padomiem, bet katrā ziņā šī sadarbība būtu jāattīsta. Es domāju, ka samērā daudz klātsošo, kur viens otru pazīst pietiekami labi, un tad, kad būs diskusijas, es arī aicināšu katru pieteikt sev un kuru organizāciju pārstāv. Šobrīd, pirms mēs sākam jau tātad prezentācijas un diskusijas, es gribēju stādīt priekšā tos cilvēkus, kuri ir sagatavojuši prezentācijas, kā arī atbildēs uz jūsu jautājumiem. Un pirmkārt, tas ir Ilgvārds Forans, kas ir Rīgas valsts tehnikuma direktora vietnieks. Tas ir Jānis Nipers, tas ir Rīgas tehniskās koledžas direktora vietnieks. Vilnis Kazāks, kuru visi pazīst, amatniecības kameras goda prezidents. Es ceru, ka drīz piebiedrosies Inta Šuste, kas ir izglītības ministrijas izglītības departamenta vadītāja vietniece, jeb direktora vietniece, un tieši par profesionālās izglītības jautājumiem. Šajā sakarā es varētu tikai novēlēt, ka tiks nodrošināta kopumā reformu procesā pēctecība, tās labās idejas, kas kādreiz tika izstrādātas, kas tiks turpinātas, jo Inta ir jauns un ļoti labs kolēģis izglītības ministrijā. Tālāk Elīna Purmale Baumane, Valsts izglītības attīstības aģentūra, profesionālās izglītības projektu, jo tas nav viens projekts, departamenta direktore. Un es ceru, piebiedrosies arī darba devēja pārstāvis Sergejs Sudarevs, kas ir SIA Intrak tehniskais direktors. Līdz ar to es domāju, ka mēs taupīsim savu laiku un pāriesim jau pie dienas kārtības. Un pirmkārt es gribēju dot vārdu
Dynamic University pārstāvēja Līnai Dzenei, kura īsi pastāstīs par projektu kā tādu, par mērķiem un uzdevumiem. Pareizi sapratu? Jā, paldies, Gaita. Lūdzu. Vajadzētu būt ieslēgts. Lūdzu, Int, šeit. Mēs jau tevi stādījām priekšā un ceram, ka tu būsi tas cilvēks, kurš nodrošinās šī te daudzgadīgā projekta pēctecību, kas tika kaut kad uzsākts un tagad tiek programmēts nākamais periods. Jā, tātad labrīt, labdien visiem. Prieks redzēt, ka diskusijas tēma un projekta tēma ir uzrunājusi ikvienu no jums. Un tad, jā, īsumā, netērējot pārāk daudz laika šim visam, bet tomēr īsi par projektu. Gaigalkungs jau minēja, kas ir projekta partneri un izpildes komanda. Mums ir prieks sadarboties ar Latvijas izglītības nozares vadošajām organizācijām, Valsts izglītības satura centru, Tirzniecības rūpniecības kameru un Darba devēju konfederāciju, lai šī projekta ietveros gada garumā īstenībā jau ir atlikuši vēl tik 4 nepilni mēneši, lai mēs sasniegtu tos rezultātus, tos mērķus, kurus mēs uzstādījām. Un tie uzdevumi, ko mēs šī projekta ietveros risinām, ir novērtēt profesionālas izglītības iestāžu un uzņēmēju darba devēju sadarbības kvalitāti. Tātad runāt nevis tik daudz par izglītības kvalitāti, kas gana daudz ir dažādos aspektos jau cilāti mēdījos un politikas dokumentos, bet tieši šīs sadarbības aspektus abu pušu starpā. Izprast cēloņus izglītojamo izvēlei, kad jaunieši domā vai turpināt savu izglītību vairāk akadēmiskā un vispārējās izglītības kontekstā vai izvēlēties ārodu izglītību, profesionālo karjeru kādā no nozarēm, un tieši kuras nozares ir pievilcīgākas, kuras mazāk pievilcīgas un vispār profesionālas izglītības prestižs. Izzināt arī citu valstu pieredzi. Mēs varam daudz mācīties noteikti no Rietuma Eiropas, no Skandināvijas un tādējādi izstrādāt vēl labākas rekomendācijas, vadlīnijas šeit Latvijā. Nu, lūk, un tad, jā, kā tā kulminācija un gala moments ir gala apkopojuma ziņojums, kas kalpos kā ieteikumi gan politikas veidotājiem, gan praktiskām pārmaiņām. Un tad projekts ir sastāvējis no intervijām, no šīm diskusijām. Šī ir pirmā 12 ciklu diskusija, un diskusija ietvaros mēs runāsim par dažādām tēmām, par pievilcību, par apdrošināšanas aspektiem, kas ir ļoti svarīgi profesionālajā izglītībā un darba un prakšu vietu drošības jautājumu aspektos, par kvalifikācijas jautājumiem, kā tiek tie piešķirti, kā darba devēji var tikt iesaistīt šajā procesā. Februārī pievērsīsimies prakses vietu nodrošināšanai un darba vidē balstītām mācībām, kā arī šo prakšu kvalitātei un arī prakses vadītāju sagatavotībai strādāt ar jauniešiem. Martā turpināsies diskusijas par darba tirgu struktūrām un speciālus pieprasījumiem. Tur paskatīsimies, kādas nozares ir vairāk vai mazāk pievilcīgas un kā to sekmēt. Arī par finansiālo atbalstu tieši izglītojumiem, stipendijas, garantijas, darba algas un tam līdzīgi. Turpinājumā skatīsim diskusiju formātos par mācību metodiku profesionālās izglītības iestādēs, karjeras konsultācijām, audzēkņu motivāciju un noslēguma diskusijā risināsim jautājumus par starptautisko mobilitāti. Un tad, ja tā noslēdzošā diskusija ir aprīļa sākumā, tad jau aprīļa 20. datumos mēs arī jūs un citus aicināsim uz noslēguma konferenci, kur visi šie diskusiju elementi tiks apkopoti, kopā savilkti un vēlreiz pārunāti. Nu, lūk, tas ir par projektu kopumā, un tagad laikam mēs dodam vārdu un saturu tieši šīs diskusijas mērķiem. Nu, vārds sakot, mūsu kopējais scenārijs ir apmēram tāds, ka mēs īsi noklausamies 2 prezentācijas, kuras es teiktu, ka ir nosacīti skats no malas.
nosacīti, jo, protams, ir sektora politikas uzdevumi ar saviem uzdevumiem un redzējumiem un rūpīgu situācijas analīzi. Un tāpat laikā arī izglītības iestādes, un ja tie, kuri nodarbojās ar izglītības darbu un saistībā ar profesionālo izglītību, redz to, protams, no savu izglītotāju skatu punkta, arī rūpīgi sako līdz procesiem, rūpīgi izvērtē statistiku, arī ir savi stratēģiji, savu mērķi. Līdz ar to vispirms es dodu vārdu tātad Dynamic University pārstāvim Kārlim Valtņam, un pēc tam būs Rīgas valsts tehnikuma direktora vietnieka arī skatījums par šo tematiku. Es abus runātājus lūkšu maksimāli īsi un kodolīgi prezentēt, jo mūsu galvenais uzdevums ir īstenībā izteikt savu viedokli un izteikt savus priekšlikumus, jo gala rezultātā šodien visa mūsu diskusija tiek ierakstīta, pēc tam tiks attiecīgi visi priekšlikumi apkopoti, un kas noderēs gan mums pašiem tālākiem darbam, gan arī izglītības ministrijai un citiem sektoru politikas veidotājiem. Lūdzu, Kārli. Paldies, Gaigla kungs. Tātad mani sauc Kārlis Valtiņš, un es tātad esmu viens no Vet2Work projekta komandas dalībniekiem. Un prieks, kad es jau esmu ar lielu vairākumu no jums ticies jau arī intervijās. Līdz ar to šodien manas īsās prezentācijas mērķis ir ievadīt pirmo diskusiju par profesionālas izglītības pievilcības un prestižu jautājumiem, kurā es vēlētos vispirms apskatīties nedaudz uz statistikas datiem, pēc tam apskatīties, kā mums gāja intervijās, kādi bija lielākie atklājumi jau no šī konkrētā projekta intervijām, kā arī paskatīties varbūt uz paveiktiem darbiem, plānojot jaunos darbus nākotnē. Pēc manis tad būs arī Ilgvara Forana prezentācija par arī nesenu pētījumu, kurš tika veikts, kas varbūt papildinās un raisīs objektīvāku diskusiju mūsu vidū pēc šīm te prezentācijām. Tad ar ko es vēlētos sākt? Protams, kad vislielākais rādītājs, kas arī šobrīd izskan publiskajā telpā, ir audzēkņu skaits un viņa attiecība starp vispār izglītojošajām iestādēm un profesionālajām mācību iestādēm. Līdz ar to, ja mēs skatāmies 5 gadu periodā, atskatoties uz pagātni, mēs varam novērot, ka vispārējās izglītības iestādēs studentu skaits ir krities par 20 000, un šī līkne iet uz leju, bet profesionāla izglītībā ir vērojama nosacīta stabilitāte, un respektīvi šis kritums nav tik liels, un būtībā šīs līknes tuvojās. Ja mēs veicam šo analīzi par attiecību, kāda tad viņi ir šobrīd un uz kādu mēs ejam, es domāju, ka tas nav noslēpums, ka 50 pret 50 ir ļoti gana bieži izskanējis, un līdz ar to tā attiecība principā sarūk un tuvojas šiem valstiski noteiktajiem 20. gadā vēlamajiem 50 pret 50%, bet tomēr, protams, nedaudz zem 10% viņa turās, un, manuprāt, šie 10% būs visgrūtākie, ko samazināt nākotnē. Protams, ir demogrāfijas jautājumi, ir citi jautājumi, bet šīs līknes mēs ceram skatīties, ka viņas tā varētu arī turpināties nākotnē. Lielākās izmaiņas, kas ir bijušas ar audzēkņu skaitu kopumā profesionālajā izglītībā, ir novērojamas starp līmeņiem, uz kuriem audzēkņi iet tātad mācīties, respektīvi profesionālas izglītības, kas ir īstenojami pēc pamatu izglītības ieguves, rādītāji iet, teiksim, uz leju, pakāpeniski pārējās, atskatoties uz pēdējo 5 gadu perspektīvu, arī ir kritums par gandrīz 6,000. Savukārt pieaugums, varbūt attiecībā pret šo pirmo stabiņu tik neliels, bet tomēr vērā ņemams, ir profesionālās izglītības programmās, kuras ir īstenojams pēc vidējās izglītības iegūs. Respektīvi, skolēni, studenti, jaunieši, audzēkņi pēc iegūtas vispārējās izglītības sāk vairāk doties uz profesionālām izglītības iestādēm, kas, manuprāt, ir ļoti labs rādītājs. Un šīs tās lielākās izmaiņas, ja mēs skatāmies uz audzēkņu skaitu kopumā, kas ir notikuši profesionālās izglītības sistēmā pēdējo 5 gadu laikā.
Līdz šim paveiktais lielākie projekti, šeit arī, es domāju, nevienam pārsteigumu nekādu nebūs, un mēs to visi zinām, bet, lai vēlreiz nofiksētu šo un diskusiju būtu pēc iespējas konstruktīvāka, es vēlētos uzsvērt tātad lielākos projektus, kas valsts mērogā lielākās aktivitātes, kas ir veiktas, kas noteikti ir korelējuši ar profesionālās izglītības prestižu jauniešu vidū. Tātad pirmkārt, protams, ir darba vidē balstīts mācības, kas tika uzsākts kā pilotprojekts pagājušā gada sākumā un turpinās šajā mācību gadā. Nākošais ir profesionālā izglītības iestāžu optimizācija un pārstrukturizācija, respektīvi kompetences centru izveide. Šobrīd izveidot 12 kompetenci centri. Šis arī bija viens no lielākajiem uzstādījumiem Eiropas līmeņa politikas plānošanas dokumentos saistībā ar profesionālu izglītību. Tad nozara ekspertu padomu izveide. Tātad, kā mēs zinām, ir 12 nozara ekspertu padomas, kas funkcionē un diskutē par profesionālas izglītības jautājumiem. Un trīs Eiropas komisijas līdzfinansēti tātad projekti. Pirmais ir ERAF projekts, kas saistās ar aprīkojumu modernizāciju un infrastruktūras uzlabošanu. Tātad skolas attīsta savu infrastruktūru un aprīkojumu. Kopumā pagājušajā plānošanas periodā tie ir bijuši 68 projekti un ir saņemts līdzfinansējums 160 miljonu eiro apmērā. Es domāju, ka tas nav mazs cipars, un tas noteikti ir atstājis iespēju arī uz prestižu un mācību vidi. Nākošais ir ESF projekts, sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana, kas būtībā ir šis mērķstipendiju projekts, kas arī ir raisījis pozitīvu ietekmi tīpaši reģionos, piesaistot audzēkņus profesionālai izglītībai. Un kā pēdējais ir ESF projekts atbalsts izglītības programmu īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai, respektīvi arī metodiskiem materiāliem un metodiskajai mācību pusē. Tad, ja mēs runājam, tā bija statistika par profesionālu izglītību. Protams, mums tas viss ir jāskata projekta lielākā kontekstā, kas ir šī pāreja uz darba tirgu. Jo būtībā mūs interesē šis vidus posms, lai šī pāreja uz darba tirgu ir pietiekami laba, efektīva un, protams, to nodrošina arī pievilcība vai prestižs. Un tāpēc ļoti svarīgi ir otra puse, ko domā tātad uzņēmēji un industrijas pārstāvji. Tāpēc es jums nedaudz parādīšu statistiku, varbūt arī korelācijā ar darba tirgu. Sāksim ar Latviju. Teiksim, šādi pētījumi par audzēkņu pievilcību vai sadarbību darbdevējiem līdz šim nav notikuši ļoti daudz, tāpēc ir daži labi piemēri, kurus mēs arī šodien apskatīsim. Pirmais ir pētījums par Kurzemes plānošanas reģionu, kurā tātad tika veikts pētījums 12. gadā par darba devēju apmierinātību ar audzēkņiem, par viņu viedokli attiecībā uz audzēkņu kompetencēm. Un šajā brīdī, kad mēs no statistikas pārējām uz reālo dzīvi un prasam uzņēmējiem viņu viedokli par šiem te audzēkņiem, tur parādās nedaudz savādāka aina. Un, protams, šie te projekti, lieli ieguldījumi, skaitļi un tā tālāk, varbūt tik labi vairs neizskatās uz šī fona. Tātad, Kurzemes pētījumā konkrēti šeit es esmu paņēmis 2 jautājumus. Tika aptaujāti Kurzemes reģiona uzņēmumi, viņu pieprasījums pēc profesionālas izglītības iestāžu speciālistiem un arī viņu vērtējums par šiem speciālistiem. Pirmais jautājums tātad bija attiecībā uz to, vai būtu kaut kādas nepieciešamas izmaiņas izglītības kvalitātes uzlabošanai profesionāla izglītībā. Un tātad absolūtais vairākums, kas ir 86%, uzskata, ka ir veicams vai nu būtiskas vai nelielas izmaiņas. Savukārt otrajā jautājumā par to, vai profesionālās izglītības iestādes speciālisti atbilst tam, ko šis te konkrētais darba devējs sagaida. Tātad atbildēja, kad 53% atbildēja, ka drīzāk atbilst, kas varētu būt traktējums, kad kā apmierinošs vērtējums. Un, protams, bija arī 22%, kad drīzāk neatbilst, un līdz ar to pastāv tāda viduvēja tendence šajā līknē.
komentāri, jo, protams, statistikas skaitļi vienmēr ir labi, bet kas arī man intervijā šajā projektā visvairāk palīdz un uzvedina uz atklājumiem, tie ir komentāri no pašiem uzņēmumiem, respektīvi kvalitīvās pētniecības metodēs iegūtie dati. Un tātad daži komentāri, kas varētu varbūt aizķerties vai būt jau dzirdēti iepriekš un nav pārsteigums, bet tomēr pirmajā jautājumā, kādas izmaiņas būtu tad veicamas šai kvalitātes uzlabošanai. Uzņēmumi norāda, ka vajadzētu ciešāk saistīt apmācību ar praksi, vajadzētu labākas iekārtas tehnisko nodrošinājumu, vajadzētu pašām iestādēm iniciēt sadarbību ar uzņēmumiem, jau skolā motivēt strādāt Latvijā, nevis ārzemēs, jāorientējas uz vajadzībām darba tirgū, jāseko līdzi laikam novecojušas mācību programmas, kardināls izmaiņas mācību spēki, kvalifikācijas, nodokļu politika, jāapmāca darba devējs un jāiemāca strādāt. Savukārt jautājumā, kāpēc tad šie audzēkņi īsti neatbilst līdz galam uzņēmumu prasībām? Visbiežākie komentāri bija, ka pietrūkst prakses, tātad praktiskās darba pieredzes, vājas valodas zināšanas, nepieciešams papildus apmācības, intereses trūkums par profesiju, trūkst elementāras pamatzināšanas un tā tālāk. Savukārt, veicot vēl nelielu atkāpi uz datiem un uz lielāko mērogu, protams, ir svarīgi vienmēr skatīties kontekstā, jo visi bieži vien arī šajos starptautiskajos salīdzinājumos, salīdzinot mūs ar vai nu Vāciju vai Baltijas valstīm un tā tālāk, šie argumenti bieži vien netiek pamatot īsti ar kaut ko, ar skaitļiem vai konkrētām tendencēm. Līdz ar to šeit es esmu apkopojis tātad indikators, kas ir OECD valstu pētījumā, pēdējā viņu ziņojumā Education at Glance. Tas ir no 2012. gada, kur tiek skatīti tātad jauniešu nodarbinātība. Tas ir tas, kas arī, protams, mūs interesē kopējā plānā, jo mēs nevaram runāt par atsevišķu pārēju uz atsevišķām nozarēm. Būtu jāskata šis jautājums globālākā mērogā. Līdz ar to Latvijas rezultāts. Procenti, cik jaunieši, tātad jaunieši ar jauniešiem tiek uzskatīts 15 līdz 29, tas varbūt tāds vispārinājums, bet tomēr indikatīva informācija šis ziņojums mums sniedz. Tātad Latvijas rādītāji ir, kad uz puslodzi ir nodarbināti 1,8% no jauniešiem. Tiem, kas šobrīd mācās, kas šobrīd atrodas tātad izglītības sistēmā, nemācās, bet strādā uz puslodzi 2,7%. Nodarbināti uz pilnu slodzi no jauniešiem, kas mācās 6,8%, un tiem, kas šobrīd nemācās uz pilnu slodzi 31,9%. Respektīvi, šīs tendences parāda, ka attiecībā uz pārējām Eiropas un OECD dalībvalstīm Latvijas zemākie rādītāji ir par tiem jauniešiem, kas ir nodarbināti uz puslodzi, un tātad gan mācās, gan nemācās, jo ir, protams, arī lieli ekstrēmi piemēri kā Nīderlanda, kur uz puslodzi strādā gandrīz 30% jauniešu, kas mācās. Bet 2 minūtes. Jā, un tā tālāk. Jā, es atvainojos. Es vienkārši tik daudz pētījis, ka man ir ko teikt. Latvijas atskaite par Eiropas aģentūrai par izglītību kopumā par 2013. gadu norāda arī to, ka vislielākās izmaiņas tātad ir cilvēkiem ar vidēju vispārēju izglītību, kuru bezdarbs ir palielinājies. Respektīvi, Latvijas aspektā ir profesionālas izglītības rādītāji diezgan stabili bijuši, tā kā principā vairāk darbu ir zaudējuši vai bezdarbniekos reģistrējušies cilvēki ar vispārējo vidējo izglītību. Nodarbinātība pa nozarēm, ja mēs atskatāmies arī uz šo te pašu atskaiti, kas ir veikta par izglītību, ir bijusi principā vienmērīga, vēl joprojām tātad dominējošās ir pārdošanas, publisko pakalpojumu un komerc pakalpojumu nozares, bet vislielākās izmaiņas ir notikuši tieši publisko pakalpojumu ziņā. Tagad īsumā no intervijām, tātad spožākās tēzes un vienojošie faktori no intervijām ar profesionālās izglītības iestādēm ir tas, ka profesionālās izglītības prestižs pakārtoti visām pūlēm, projektiem un ieguldījumiem ir ar augšupējošu tendenci. Profesionālā izglītība iemantojas reputāciju kā izglītība, kura prasa zināšanas un darbu.
Tas varbūt nesalīdzinājumā ar citām izglītības pakāpēm, bet vienkārši kā apgalvojums. Protams, pastāv atsevišķu profesiju un perspektīvu industriju faktoru klātbūtni, vai īpaši reģionos un lielajās skolās. Pastāv arī pēctības principi, kad vecāki ved savus bērnus mācīties uz to pašu skolu, ko viņi ir absolvējuši. Un mērķstipendija, protams, ir liels pozitīva ietekme tieši par prestižu. Attiecībā uz uzņēmumiem, protams, tas, kas svarīgs faktors, ir finansiālā puse, un tas korelē arī ar to, vai šis audzēknis izvēlās profesionālas izglītības sistēmu, vai viņš viņu uzskata par konkurētspējīgu un prestižu. Par to, ka ir ļoti svarīga darba devēja klātbūtne, ir īpaši darbvidē balstītā mācību vide, kad šis audzēknis nākot mācīties, jau redz uzņēmumu, zina uzņēmumus, kur viņš varētu iet strādāt un mācīties paralēli. Tas raisa prestižu pieaugumu un tātad piebildi no daudziem uzņēmējiem mūsu interviju laikā, protams, ka pastāv tomēr vēl valstiski un sistēmiski faktori, kas kavē izglītības prestižu. Finansēšanas modelis, normatīvo aktu bāzes nepilnības un tā tālāk. Veiksmes stāsti, kas mums ir, mēs gribējām vienu šodien arī pie mūsu diskusijas pieaicināt, bet, diemžēl, šorīt mums atteica audzēknis, kurš tad arī ir Euroskills sacensību dalībnieks, un tas ir viens no veiksmes stāstiem. Ja mēs piedalāmies, mēs parādām, ka arī pie mums profesionāla izglītība ir svarīgi novērtēta un ar panākumiem. Pārliecinošs un pozitīvs darbvidē balstīts izglītības pilotprojekta sākums, jo visas puses arī intervijās uzsvēra, ka sākums ir ļoti labs, to vajag tikai turpināt un mācīties no iepriekšējiem gadiem. Liepāja, ja mēs runājam tieši par šo attiecību, ir tāds arī mūsu veiksmes stāsts, jo pateicoties ražošanas sektoram, tur jau praktiski gandrīz ar dažu procentu, 1-2% starpību ir panākt šī 50-50 attiecība. Un tas, kad profesionālas izglītības ir ļoti aktīvas pētījumos projektos, kā mēs uzzināsim arī tūlīt no Ilgvarkunga pēdējais slaids. Mēs runājam tieši par prestižu, līdz ar to, protams, skaits, tas ir tāds indikators, nodarbinātība un tā tālāk, bet viss leģitīmākais pētījums noteikti būtu kaut kāda aptauja audzēkņu vidū un tā tālāk. Līdz ar to es vēlējos arī atskatīties uz to, kas šajā sakarā ir darīts pēdējā laikā, un tādi divi spilgtākie pētījumi, viens ir ar 10. viens ar 13. gadu, ir par tātad aptauju, kurā tiek prasīts iedzīvotājiem un jauniešiem novērtēt profesionālas izglītības konkurētspēju. Tas ir 10. gada pētījums. Tur 41% teica, ka tā ir konkurētspējīga izglītība. Un savukārt 13. gadā 1000 iedzīvotāju aptaujā, ko veica mārketinga pētījuma aģentūra, tātad atklājās, ka praktiski pusi uz pusi šie respondenti uzskata, ka 55% uzskata, ka profesionālas izglītības iestādes sagatavo labi darba tirgumu, savukārt 60% kopēji domā, ka sagatavo vai nu vāji, vai nu nepietiekami. Jā, paldies. Tas ir mana ievada prezentācija. Tālāk dosim, jā. Paldies Kārlim. Kārlis ļoti labi parādīja, sākumā arī bija statistika. Bet kā vienmēr ar statistiku jābūt ir uzmanīgiem un izprotošiem. Jo, piemēram, tajā brīdī, kad mēs redzam ciparus, cik ir vidējā pakāpē vidusskolas audzēkņi un cik profesionālajās skolās, vienkārši jāatcerās, ka vidusskola ir 3 gadi un profesionālā izglītība pārsvarā 4 gadi. Līdz ar to vienkārši ir plānojot, jeb domājot par to, tas ir jāizprot, ir labā ziņa. Labā ziņa ir tāda, ko jau minēja, ka profesionālā izglītību izvēlās teiksim, samazinājums ir mazāks nekā vispārējā izglītībā. Tas nozīmē, ka prestižs aug un izvēlās vairāk samērā stabili. Sliktā ziņa ir tāda, ka ražojošās jomās diemžēl audzēkņu interese ir mazāka un neizvēlās pat tik daudz, cik plāno uzņemšanu. Tas nozīmē, ka nozarēm jādomā papildus. Un tas nozīmē, ka ir jābūt kādai niansētai sektora politikai, kur ir starpība, ņem vērā par to, kāda ir audzēkņu interese attiecīgai nozarei. Un tas ir kopīgs uzdevums. To viena pat izglītības ministrija acīm redzot nevar darīt. Tas ir ļoti nopietnas sadarbības jautājums ar konkrētajām nozarēm. Bet tagad vēl viens skats no izglītības iestāžu puses, un es dodu vārdu Forankungam.
Lūdzu, mikrofons. Vajag mikrofonu? Ierakstās, tāpēc arī vajag. Tātad pēdējos gadus mēs veicam, pētījumu par audzēkņu portretu, un tā skaitā motivāciju. Pagājušā gada septembrī Izglītības ministrija ziņoja, ka mēs esam pārkāpuši Latvijā 40% robežu, proti tie, kas beidz pamatskolu, 40,2% devušies mācīties uz profesionālu izglītības iestādēm. Ja tāda dati ir, tad laikam ir. Mērķis ir 50 uz 50. Mūsu pētījums, kas zināmā mērā ļauj izdarīt secinājumus un saskana ar pētījumiem Dānijā, Vācijā, liecina, ka jāmaina uzsvari par to, ko iegūst sabiedrība un darba devēji, uz to, ko var iegūt audzēknis. Tie ir divi dažādi uzsvari, un šie akcenti nedaudz būtu jāmaina. Jo mēs visu laiku runājam, kā šeit ir demonstrēti divi likumi. Mums ir darba tirgus, mums ir darba devējs, bet mums kaut kur pazūd audzēknis. Abi divi dokumenti. Tā, kura poga nu bija? Kura poga ir, ka viņš neiet uz priekšu? Tātad runa ir par kapitālu. Kapitāls ir resurss. Kādu resursu savā dzīvē iegūs audzēknis. Un šie ir trīs resursi. Cilvēka kapitāls, sociālais kapitāls un identitātes kapitāls. Lūk, šī gadījumā profesionālas izglītības mācību procesu veido šo cilvēku kapitālu. Tā ir prece. Mūsu speciālists jaunais pēc beigšanas ir produkts. Viņš sev piedāvā darba tirgu. Darba devējs ir gatavs pirkt kvalitatīvu preci, bet par pārdomātu cenu. Savukārt speciālists ir ieinteresēts sev pārdot dārgāk. Pie tam ir atšķirības. Tas ir tāds vulgarizēts tirgus izpratne, prece, piedāvātājs un pircējs, vai ne? Izglītība tiek pārdota, bet izglītības zināšanas un prasmes nezūd. Un šis jaunais speciālists patur pie sevis ļoti daudz. Viņš ir nopirkts, ja pārdeva savu preci uz laiku, viņš uz laiku nopirkts. Viņš pagriežās, aiziet un paņem līdzi savu zināšanas un prasmes, kuras darba procesā ir pieaugušas. Ir radusies nopietna profesionālā kompetence. Mēs bieži lietojam jēdzienu profesionālā kompetence. Izglītības iestāde var iedot zināšanas prasmes un nelielu kompetenci, bet ne profesionālu kompetenci. Tāpēc, ka izglītības iestāde nevar veidot pārmaiņas vai var imitēt darba situācijas dažādas. Bet tikai darba procesā rodās šīs mainīgās situācijas, kas gala rezultātā dod kompetenci identificēt problēmu, kas ir radusies darba procesā, atrast risinājumu šam problēmai un atrisināt. Un tas rodās. Tāpēc būtiski šī darba vidē, ko mēs saucam darba vidē balstīt izglītību, kas var dot šo profesionālo kompetenci. Tātad cilvēka kapitāls nodrošina labklājību un galvenais mobilitāti veido. Ja cilvēks ir iegūst šo profesionālo cilvēku kapitālu, viņš ir mobils. Un mūsdienās mobilitāte ir ļoti būtiski, jo viss, kas mainās, nekas nestāv uz vietas, ražošanas tehnoloģijas un viss pārējais. Tātad cilvēku kapitāls ir vajadzīgs pašam cilvēkam vispirms. Investīcija periods ir ilgāks. Cilvēku kapitāla veidošana investīcijas piedalās pats cilvēks, valsts, kā profesionālās izglītības finansēšanas avots, un šeit ir ļoti nopietna lopa darba devējam. Un vēlreiz atgriežoties pie darba vidē balstītas izglītības, lūk, šī daļa nav vēl joprojām atrisināta
kur ir aktīva darba devēja līdzdalība. Periods ir, protams, ilgāks. Ja mēs investēsim jaunās tehnoloģijas, atdevi ir 3-5 gadi. Investīcijas cilvēku kapitālā ir 20-25 gadi. No dienas, kad viņš piedzimst, tiek investēts šajā nākotnes produktā cilvēkā, ja var tādu vulgarizēt lietošo vārdu, produkts, bet tas ir produkts. Un tad, kad viņš ir sasniedz savu augstāku profesionālo meistarību. Protams, viņš izmanto pats šo cilvēku kapitālu. Nākošais ir sociālais kapitāls. Tā ir profesionālā patstāvība. Lūk, es esmu patstāvīgs, profesijas izvēlē, es esmu mobils. Es varu piedāvāt, tu man nepatīc, es no tevis aizeju, es prasīšu. Vesela liela kategorija cilvēki, kas šodien meklē darbu, ne tāpēc, ka viņi nevar atrast jebkuru darbu, viņi nevar atrast savai profesionālai kompetencei atbilstošu darbu, kuru arī atbilstoši apmaksā. Tā ir liela grupa cilvēku. Nu, un otrs ir socializācija. Un šeit, atrodoties šajā mājā, mūsu uztverē vajadzētu atgriezties pie jautājumiem par amatu ģildēm, amatu kamerām. Mēs zinām, ka ir vēstures skolotāju asociācija, ir ārstu biedrība, ir farmaceitu biedrība, ir biroju sekretāru asociācija, bet es neesmu dzirdējis automehāniķu asociāciju, galdnieku asociāciju vai biedrību. Tā ir ļoti būtiski, lai cilvēki justos savā vidē un augtu savā vidē. Šeit sēž viens no patroniem, amatu meistaru veidotāju patroniem, kas droši vien stāstīs par šo tēmu. Tā ir viņa sirdslieta, viņš ar to ir dzimis un tā joprojām turpina. Nu, un visbeidzot, identitātes kapitāls. Individualitāte, personība kā tāda. Mūsu likumos tas nav paredzēts. Mums ir tikai gatavosim darba tirgumu. Tātad individuālā kvalifikācija, lai būtu ieinteresēts celt šo kvalifikāciju. Mēs te runājam par izglītību mūža garumā. Lūk, tā ir tā piedāvāja vērtība, audzēt savu piedāvājumu, audzēt savu produktu, lai es varētu dārgāk pārdot. Ļoti svarīgi citu vērtējums. Cilvēks parasti sevi vērtē tā, kā ne parasti, bet vairums gadījumos, kā viņu vērtē citi. Tā ir tā reflektorā teorija, atspoguļojošā teorija. Kā jūs mani šodien novērtēsiet, tā es aiziešu mājā un domāšu, kā jūs mani vērtējāt. Un tā mēs katru dienu, kā mūs vērtē kolēģi darbā, kā mūs vērtē skola, kā mūs vērtē vispārējā. Vai vēl 2 minūtītes pietiks? Jā, pat mazāk. Mācīšanas rezultātu kopiegūms. Lūk, bultiņa ir rāda, nerāda. Tātad es runāju par saturu, par kvalitāti, par sociāliem ieguviem personas. Nekur likumā neparādās jautājums potenciālā tālāk izglītība. Mēs nevaram pateikt, ka mēs gatavojam tikai darba tirgumu. Profesionālās mācību iestādēs un tajā, kurai es pārstāvu šobrīd, kā izglītības attīstības jomas darbinieks, 40, pat 42% aiziet mācīties augstskolās. Varētu pateikt, pēc kam profesionāla izglītība jāgatavo augstskolai. Bet tā ir tā, lūk, tā cilvēka tālāk izglītība. Ja mūsu kvalitāte ir tik augsta, audzēkņu kvalitāte, es domāju, tad tas ir atbalstāms pasākums. Bet likums it kā to pat neiestrādā. Nu, un paša darba tirgus definīcija. Tā arī ir zināmā mērā novecojis. Tirgus, kur piedalās darba devēji un darba ņēmēji, viss. Tas, ko es iepriekš stāstīju, tas viss ir blakus. Mums ir tikai tirgus, darba devējs un darba ņēmējs. Cilvēka nav. Darba tirgu veidojošie faktori.
ir ilglaicīga problēma, plānošana un tā tālāk. Ļoti būtiski ir darba tirgu veidot speciālisti, arī bezdarbnieki. Lūk, mūsu speciālisti ir aktīvi darba tirgus veidotāji. Šeit ir tas cilvēks, tas profesionālā viņa kompetence. Un nevar pateikt, ka darba tirgu veido tikai darba devēji vai tur kādas citas organizācijas. Pētījums ir pirmsākumā tikai. Būšu priecīgs, ja arī kāds ir gatavs piedalīties šajā pētījumā. Mūsu resursi, protams, nav tik plaši. Man kā zinātniekam vienkārši ir interesi, kaut gan tas saistās ar man tiešo darbu. Bet pētījumu mēs turpinām, un es domāju, ka zināmā mērā palīdzēs vismaz mūsu skolai atrisināt šos jautājumus, lai mūsu audzēkņi būtu ieinteresēti. Nākt mācīties, nevis tāpēc, ka vecāki viņus sūta. Tādu, starp citu, nav daudz. Kā jūs ziniet, parasti profesionālā izglītības sistēmā nokļūst tie, kuriem neiet sevišķi veiksmīgi ar mācībām. Un tad viņus motivēt ir daudz grūtāk, ja mēs no rīta viņiem stāsim. Mācies, pretējā gadījumā darba tirgus tev neņems pretīm. Bet varbūt mēs pateiksim, tu būsi kādreiz kolosāls cilvēks mūsu sabiedrībā. Paldies! Liels paldies! Es domāju, ka šī pavisam cita dimensija skatā uz tām problēmām, ko mēs parasti lasām sektora politikas dokumentos, tā samērā sausos, ir ļoti, ļoti būtiski. Un arī tajā pētījumā, ko prezentēja pirms tam, viena no tām atbildēm bija, kas motivē audzēkņus izvēlēties vienu vai citu izglītības iestādi, bija informācija par to, kur pēc tam varēs strādāt. Ja to redz savu, teiksim, perspektīvu šādā specialitātē, jeb darbībā un strādāšanā konkrētos uzņēmumos, kas rada interesi, tad tā ir tā motivācija, kas audzēkņus interesē. Otrs ļoti būtisks aspekts bija šis te produkts, jeb pieprasījums, piedāvājums un otrādi. Un ir pilnīgi viennozīmīgi, ka lielais pasūtītājs īstenībā ir pati valsts, jeb pati sabiedrība nosacīti pasūta un attiecīgi izglītības sistēmai šis te produkts ir jāražo. Kopā sadarbojoties ar sociālajiem partneriem, protams. Bet es gribēju vēl pieminēt tādu lietu, ja sabiedrība investē cilvēku izglītošanā, investē cilvēku kapitālā, tas nozīmē, ka tam cilvēkam ir arī jāapzinās, ka tas ir zināmā mērā sabiedrības kredīts, kas ir jāatdod. Un to var atdot caur savu atbildību attiecīgi pret savu valsti. Ko tu dari? Tātad tas nav tik viennozīmīgs jautājums, ja ka pēc tam es pārdodu tikai un vienīgi kā sevi, kā savu zināšanas. Tā zināšanas ir finansēts, citi ir finansējuši to zināšanu iegūšanu, vai ne? Tā kā tās ir tās nianses. Bet tātad šobrīd prezentāciju daļa ir beigusies. Un sākās diskusija daļa. Un līdz ar to man jāatgādina, ka šīs dienas tēma ir profesionālās izglītības pievilcība jauniešu vidū. Vienkārši sakot, kas motivē jauniešus izvēlēties profesionālo izglītību vai konkrētu skolu. Un līdz ar to, atbilstoši scenārijam, man tagad ir jāapjautā cienījumā prezidija, dalībnieki par šo jautājumu, bet es tiešām gribētu pa priekšu dzirdēt arī jūsu dažu viedokli. Jo ir pilnīgi viennozīmīgi skaidrs, ka ne tikai skolas ēkas vai aprīkojums labs un moderns ir vienīgais, jeb būtiskākais, teiksim, faktors, jeb motivācija audzēkņiem izvēlēties vienu vai otru skolu. Es atceros, kad biju Rīgas amatniecības vidusskolas direktors, mēs arī uztaisījām aptauju audzēkņu vidū. Bija 3 atbildes, kāpēc ir izvēlējušies Rīgas amatniecības vidusskolu. Tie bija demokrātiski skolotāji, ko bija dzirdējuši no citiem saviem vienaudžiem. Tie bija interesantas skolas ēka, un tie bija labas balles. Tātad ir daudzi faktori, kas īstenībā nosaka jauniešu motivāciju jeb izvēli. Un arī pētījums rāda, no kurienes tiek iegūta informācija. Vēl 5 gadus atpakaļ viennozīmīgi 80% bija vienaudžu viedoklis. Nevis vecāku, nevis masu informācijas līdzekļi, bet vienaudžu viedoklis. Tagad pēdējos gados statistika uzrāda, ka sāk konkurēt jau arī tātad mūsdienu elektroniskie saziņas veidi, kur jaunieši savā starpā komunicējot caur sociālajiem tīkliem, gūst informāciju un izdara savu izvēli. Vēl viens neliels aspekts. Tad, kad mēs domājam par motivācijas sistēmu
lai jaunieši gūtu informāciju un izvēlētos profesionālo izglītību. Līdz ar to es tagad centīšos atrast atslēgas personas, kuras gribētu īsti pateikt, kā kaut vai no savas pieredzes, jeb savu viedokli par to, kas pēc jūsu domām varētu būt tā motivācija, kas liktu audzēkņiem izvēlēties profesionālo izglītību. Es redzu. Anita, drīkst? Jā, labdien, Anita Līdz no Latvijas darba konfederācijas. Un, te, manuprāt, ir mums svarīgākā un, manuprāt, arī būtiskākais ir tajā, ka profizglītības galvenais mērķis sagatavotība darba tirgumu. Tas nozīmē, ka jābūt saskaņotībai gan, ko mēs gatavojam, gan kā mēs gatavojam, gan sadarbībai ar darba devējiem. Es nebaidīšos pateikt, ka to apstiprina arī starptautiskie pētījumi, arī CEDEFOP, Eiropas komisijas aģentūra par profizglītības prestižu apstiprina, ka tas ir viens no būtiskākajiem faktoriem tieši darba devēja iesaista, jo tas nodrošina to, ka būs darbs pēc profesionālas izglītības iegūšanas, audzēkņi zina, ka viņš iegūs kvalitīvas zināšanas, kad ir karjeras izaugsmes iespējas, un atkal darba devējiem atkal būs kvalificēts darbspēks. Līdz ar to tas ir tā galvenā misija tiešām profesionāla izglītībā. Pēdējā prezentācija arī rosināja dažas pārdomas, un viena no tām bija par darbinieku, ka tā nav tikai darba devēja diskusija, ka tā ir arī darbinieku diskusija. Un te arī, kaut arī, es runāju darba devēja konfederācijas vārdā, es gribēju uzsvērt, ka darbinieku iesaist ļoti svarīgi, un tieši tāpēc arī nozara ekspertu padomēs, tā ir trīspusēja padomes, tur ir arī arotbiedrību pārstāvi. Un kādēļ? Jo tiešām no darba devējiem tas spiediens dažkārt ir uz izmaksām, uz efektivitāti, uz ātrumu, un ir ļoti būtiski sabalansēt tās ieinteresētību, jo darbinieki ir ieinteresēti labos darba apstākļos, labās algās, ilgspējīgā nodarbinātībā, labākā izglītībā, un ir būtiski tajā dialogā šais intereses saskaņot. Jo, ja mēs skatāmies, teiksim, kādēļ arī cilvēki izbrauc no valsts pētījums pēdējos aktuālos, tad, protams, primārais ir alga, bet ļoti svarīgs arī attiecības darbā un darbvietu kvalitāte. Un tas ir, mēs visi esam ilgtermiņā ieinteresēti, jo šobrīd mēs konkurējam tiešām par cilvēku resursiem valstī ar citām attīstītajām valstīm. Tādēļ dialogs darbiniekiem ļoti svarīgs. Mēs redzējām būtisku prezentāciju darba devēja konfederācijas izpildījumā, bet koncentrējamies uz īsi. Atceramies, motivācija. Kā jūs domājat, kas būtu tas motivējošais, lai audzēknis izvēlētos profesionālo skolu? Sistēmu mēs pēc tam tieši par sistēmu kopumā runāsim, un tas viss bija absolūti pareizi. Ilze, īsi, 3 vārdi. Kas motivē audzēkni izvēlēties Ogres tehnikumu? Vajadzētu ar piemēru parādīt, ka profesija saistoši radošā darbnīca. Tātad tas ir kaut kāds sagatavošanas posms, atvērto durvdienas. Kad audzēkņi ierodas apskatīties, ko un kā māca, tad praktiski dot viņiem iespēju izmēģināt profesiju. Izmēģināt. To ne tikai skolā. Nojaušu, ka tas ir, jūs esat biznesa pārstāvis. Drīkst jūsu viedoklī. Darba devēja pārstāvis. Jā. Jā, nenoliedzami es piekrītu iepriekš teiktajiem. Iepriekšējiem runātājiem. Acīm redzot, bez tādiem mirkļa emociju, varbūt aspektiem, kā skaista skola vai labas ballītes, droši vien, ka tomēr svarīgi ir arī tā perspektīva. Jā, tas tēls, kāds ir varbūt visai nozarei un uzņēmumiem atsevišķi. Un to tēlu var veidot kurš, kas? Labs jautājums. Uz to tad jādod atbildi noteikti diskusijas laikā vēl. Ina, tu esi sen saistībā ar profesionālu izglītību. Jā, es no savas puses gribu teikt, ka šobrīd audzēkņi, kas ienāk profesionālā izglītībā, ir ļoti mainījušies. Tie vairs nav neveiksminieki. Un kas viņus tagad motivē? Viņus motivē ļoti daudzas lietas. Es domāju, tas ir vesels pasākumu komplekss. Pirmkārt, lai izglītības iestāde ir pievilcīga, lai izglītības programma ir interesanta, kurā es mācos, lai pedagogi būtu radoši, inovatīvi, lai tā vide, kura mani pieņem skolā, būtu interesanta, lai šajā profesijā, kuru es izvēlos,
es jau no paša sākuma satiktos ar cilvēkiem, kas ir veiksminieki šajā profesijā un kas man radītu ilūziju, ticību, cerību tam, ka arī es par tik veiksmīgu speciālistu varu kļūt. Un, protams, tas ir finansiālais aspekts, lai jaunietim, kas ļoti bieži nāk no maznodrošinātām ģimenēm, būtu iespēja savu mērķi sasniegt. Jā. Paldies. Viens jautājums nozaru pārstāvjiem tikai. Kā jūs domājat, vienu savu uzdevumu, ko nozara uzskata par uzdevumu, motivēt audzēkņus izvēlēties tieši jūsu nozares specialitāti? Es drīkst divus. Labi. Viens ir noteikti tieši tā, iepazīstināt ar uzņēmumiem, kā notiek šī, kas vispār, ka ir tāda piemēram, es pārstāvu elektronikas rūpniecības asociāciju, līdz ar to vienkārši šis dzīves, ko mēs darām. Mēs organizējam ekskursijas audzēkņiem, lai viņi redzētu, kas notiek, ka ir tādi ražojošie uzņēmumi, kā tur notiek šo uzņēmumu darbību. Un otrs, ko mēs esam sapratuši jau 3. gadu, darbojamies ar elektronikas pulciņiem. Un šī tehniskā jaunrada, mūsuprāt, ir ļoti svarīga, lai motivētu un motivētu jauniešus izvēlēties, piemēram, šīs pašas inženierzinātnes un profesionālās izglītības programmas, kas saistīts ar tehniskām zinātnēm. To var panākt ne jau tikai, kad viņi atnāk uz skolu, bet viņi šo profesiju izvēlās jau ļoti laicīgi. Un lai viņi saprot, ka šo virzību jau... Tas ir būtiski saprotam, lieliski. Jā. Un arī poligrāfijas, tāda mēs arī priekšā. Iobečer, Poligrāfijas uzņēmuma asociācija. Bez tā, ko Ines teica, ka mēs 100% visam var piekrist, mēs esam uzķēruši vēl vienu tādu lietu, ko noteikti vajadzētu darba devējiem darīt. Kopā droši vien arī ar Izglītības ministriju vajadzētu strādāt ar skolu karjeras konsultantiem, izglītot skolu karjeras konsultantus, lai viņi palīdzētu bērniem izvēlēties piemērotu profesiju. Lai bērns nelaužas tur, kur viņam nevajadzētu lausties, lai viņš mēģina atrast to, kas viņam vislabāk dara. Un tāpēc ir jāizglīto pirmkārt skolu karjeras konsultanti. Un mēs tādu pirmo eksperimentu jau veicām. Mēs uzaicinājām Rīgas skolu karjeras konsultantus uz tādu atvērto durvju dienu vai iepazīstināšanu konkrētā uzņēmumā. Ar viņiem runāja arī mūsu uzaicināts, karjeras psihologs, kas mēģināja viņiem palīdzēt saprast, kādi bērni būtu jāvirz uz šo profesiju, kā viņi būtu jāatlasa, un droši vien tad būtu mērķtiecīgi strādāt ar šiem jau atlasītajiem bērniem. Karjeras atbalsta sistēma kā tāda mērķtiecīga. Jā. Un tur noteikti ir darba devējiem jāiesaistās, jo vismaz tajā pēdējā etapā, kad bērni ir ieinteresēti, bērni ir atlasīti, teiksim, ar tehniskajām novirzēm, ar mākslinieckajām novirzēm, ar humanitārijām un tā tālāk. Un tad ir jāpieslēdzas darba devējiem un jāmēģina no viņiem atlasīt tie, kas der katram konkrēti. Lieliski, paldies, liels. Lūdzu roku pacelt, kas vēl grib piemetināt kādu būtisku lietu. Atslēgas vārdi tajā, kas tika teikts pašlaik, bija informēšana par attiecīgi profesionālām iespējām un karjeras atbalsts. Valda Krūmiņa, Rīgas stila modes profesionālā vidusskola. Es gribēju paturpināt, ko runāju par karjeras konsultantu un pakāpties vienu mazu solīti atpakaļ vēl, kamēr viņš mācās pamatskolā. Jo īstenībā tas milzīgais spiediens, ko jaunietis saņem kaut kādā brīdī, kad viņš tuvojās 9. klases nobeigumam, viņam nav saprotams, jo tālāk viņam tiek solīts, draudēts, iesi tur, nebūs tas, iesi tur, tev jādara, būs tas. Un viņam skaidrot jau iepriekš un laicīgi, kas tas viss ir, jo es runāju sakarā ar adaptāciju profesionālā skolā, un tā adaptācija ir ļoti sarežģīta, jo pēkšņi viņš nonāk vidē, kur visi runā svešvalodās, kur ir ļoti daudz dažādu jēdzienu, respektīvi darba devējs, darba tirgus, daudz tādu situāciju, kas ir svešas un kas nav atpazīstams, un tāpēc to procesu vajadzētu kaut kā iesākt jau arī ar darbnīcām, ar iepazīstināšanu, jo jau šī pāreja ir smaga. Un saprast šo pāreju, kad aiz tās pārejas būs tas darba tirgus vēl, ja? Tādi tie lēcieni sanāk diezgan skarbi un diezgan agresīvi, gan no mūsu puses, gan no visām pusēm. Un vēl papildinot tām ekskursijām uzņēmumos, tas ir diezgan tāds interesants aspekts, jo tur tad jāskatās pa nozarēm. Un pat cik es vairāk sadarbojos ar tekstilu nozari, ļoti uzmanīgi tam būtu jāpieiet, jo, diemžēl,
Ir diezgan daudz tekstilu nozares uzņēmumu, kuros tā darba vide ar tām drumajām sejām un nolīkušajām mugurām pie šujmašīnām un nebeidzamiem darba kalniem, kurus nevar izdarīt ne sestdien, svētdien, nav tā īsti motivējošā. Kaut gan pirmajā vietā stāv šuvējs, ja jūs visi zinat, visos reitingos darba pieprasījums, ja speciālisti ir šuvējs. Jā, paldies. Tas, protams, bet godīga informācija tomēr būtu derīga, jo es zinu, ka daudz aiziet par konditoriem un pēc tam brīnās, ka jāceļās ir 3:00 un jāstrādā naktī. Vācijā, starp citu, karjeras atbalstu sniedz pašas iestādes un uzņēmumi. Ir vislielākie šie te karjeras atbalsta sniedzēji, kuri gan iet pie jauniešiem, gan aicina jauniešus. Lūk, bet tagad mēs pāriesim pie strukturētās diskusijas sadaļas, kur es lūkšu jūs pilnīgi brīvi piedalīties, bet galvenie savu viedokli teiks tieši mūsu eksperti. Es priecājos, ka ir pievienojies arī tehniskais direktors, jā? Darbs. Sastrēgumi. Lūk, es zinu, ka ir sagatavots diskusijas jautājumi, bet man ļoti gribētos vispirms dot vārdu Intai. Viena iemesla dēļ, ka no vienas puses mēs redzam to it kā skatu no izglītības iestādes puses un jūtam, dzirdējām to viedokli, kas ir no jauniešu puses, no audzēkņu puses. Tajā pat laikā mēs zinām, ka, ja mēs rūpīgi pastītos šo te statistiku par uzņemšanas rādītājiem kaut vai, mēs redzētu, ka ļoti lielu ietekmi dod arī valsts nacionāla līmeņa lēmumi. Tajā mirklī, kad tika pārstrukturēts finansēšana, samazinājās lejupslīde profesionālās skolas audzēkņu uzņemšanā. Tas bija 2009. gads. Tajā brīdī, kad sāka diskutēt par stipendijām un transporta kompensācijām, un vairāk no transporta kompensācijām, momentā bija reakcija un lejupslīde. Tajā brīdī, kad uzsāka pusotragadīgās programmas vidusskolu absolventiem, mēs redzam, kā ir strauji augusi jauniešu interesi pēc vidusskolas, kas neiet studēt, ka viņi izvēlās apgūt profesiju. Tātad tas ir savstarpēji ļoti saistītas lietas, un valstiski lēmumi ir ļoti nozīmīgi. Un līdz ar to varbūt Intas arī nosacītis skats no malas uz iepriekšējiem 5 gadiem, un profesionāļi un atbildīgās amatpersonas skats uz 5 gadiem uz priekšu īsi, ja drīkst. Labdien, Inta Šulste, Izglītības ministrijas, Izglītības departamenta direktoras vietniece, profesionālās izglītības un starptautiskās sadarbības jomā. Attiecībā uz iepriekšējiem 5 gadiem es varēšu vadīties tikai no prezentācijas, jo es ministrijā pievienojos pagājušā gada jūnijā. Taču nākot no biznesa vides, man ir, protams, ieskats, kāda speciālisti ir nepieciešama. Liels uzsvars politikas plānotāju puses ir darba vidē balstītās mācības. Un pirmais pilotprojekta gads jau ir parādījis, ka tas ir veiksmes stāsts. Ir noteikti uzsvars, un tas tiek stiprināts arī ar grozījumiem profesionālas izglītības likumā, uz nozari iesaisti, uz darba devēja iesaisti, uz reģionu iesaisti un skolu dalību visos šajos procesos, proti, ka skolas, ka pedagogi zina, kādas ir arī nozares vajadzības, tas nav tikai ministrijas informācijas apjoms. Tātad veiksmes stāsts ir, bet arī ļoti interesanta prezentācija bija no Rīgas valsts tehnikuma, un runājot par izglītību un par cilvēku, es varētu piekrist, ka ir nepieciešams mums visiem kopā domāt, ka mēs gatavojam sabiedrības pilnvērtīgas locekļus. Un sabiedrības pilnvērtīgs loceklis, ja laimīgs cilvēks, ir tas, kuram ir stingrs pamats darīt to, ko viņš grib. Profesionālā izglītība, tālāk izglītības iespējas, profesionālā vidējā izglītība ir cieši saistīta ar augstāko izglītību. Vēl viens uzsvars ir uzņēmēja darbības domāšana. Tas nenozīmē, ka katrs cilvēks var kļūt par uzņēmēju, bet ir arī iespēja, ka viņš būs burvīgs darbinieks, radošs ar izdomu jebkurā uzņēmumā. Šeit es gribētu nedaudz oponēt Horanda kungam, ka ne tikai mēs gatavojam darba spēku, bet gatavojot labu, laimīgu sabiedrības locekli, mēs gatavojam potenciāli arī privātu uzņēmēju.
Atkārtoju, tātad uzsvars ir uz darba vidē balstītām mācībām kā labu pamatu turpmākai laimīgai dzīvē, jo cilvēkam jau ir prasmes, kuras viņam vienmēr ir dotas iespējas pilnveidot un īstenot. Paldies. Un tagad mēs pāriesim pie strukturētās diskusijas, bet es domāju, ka pirmo tēmu mēs pēc būtības jau esam savu viedokli lielā mērā izteikuši. Ja būs kas piebilstams, jūs noteikti to dariet. Un tāpēc es gribētu otro jautājumu akcentu likt uz labajām iestrādēm. Ne tikai uz sociālā fonda. Kaut gan mēs zinām, ka pārsvarā šīs te struktūrālās pārmaiņas un attīstības projekti ir pārsvarā tiek finansēti ar struktūra fonda finansējumu palīdzību, bet tomēr ir savi rezultāti, ir labās iestrādes. Tas, ko es gribētu aicināt pilnīgi visus klātesošos, nosacīt, sadalīt divās daļās. Protams, mēs apzināmies problēmas un nosacīt vēlējumus, kas citiem būtu jādara, lai uzlabotu situāciju. Bet vienlaikus vienmēr pateikt, ko es pats personīgi vai mana institūcija, kur es pārstāvu, arī varētu ieguldīt, lai atrisinātu šo te problēmu, vienu vai otru problēmu, par ko mēs runāsim. Tas nozīmē, ka pilnīgi skaidrs, ka ministrija viena pati nekādīgi nevar atrisināt visas tās problēmas, kas saistītas ar šo jomu. Lūk, līdz ar to sāksim ar pozitīvo. Un kā turpināt pozitīvo? Visiem, bet ar iniciatīvas iespējām. Kurš gribētu kādu labu prakses piemēru pateikt un kā tas būtu jāturpina, vēlējums citiem, kas to varētu atbalstīt un kāda būs paši ieguldījumi, jeb ko paši darīs. Labdien, Jānis Nipers, Rīgas Tehniskā koledža. Visā to, ko es iepriekš dzirdēju, te ir no manas skatu punkta ir tā 3 laikam atslēgas vārdi, lai šo audzēkņu motivāciju veicinātu un attīstītu. Pirmais, ļoti svarīgi šos audzēkņus dabūt mūsu skolās. Tas ir ļoti svarīgs faktors. Otrs, kā viņus noturēt, un trešais, kā viņus pārdot. Un pirmais, kā viņus ievilināt, jāsaka. Es nezinu, kāpēc Inese neatklājās un nepastāstīja Elektronikas asociācija un Inese kā līderē. Ja, ir ļoti laba ideja bija, un tad, kad mēs vairākus gadus iepriekš sākam rīkot konkursu, kur piedalījās Ogre, Ventspils, kas gatavo elektronikas, ja, un mēs pieaicinājām iepriekšējos gadus un piedalījās Rīgas tehniskais pulciņš, jeb tehniskais pulciņš, ja, kas ar elektroniku nodarbojas. Un ar Ines ideju tieši ar asociācijas atbalstu 11. decembrī notika plašs elektronikas dienas, kurā notika 2 konkursi gan profesionālu skolu audzēkņiem, gan pulciņiem. Un pārsteigums bija tas, ka pieteicās 26 komandas. Es varbūt došu, lai Inese izstāsta, un tad es turpināšu savu. Paldies par labiem priekšlikumiem. Tātad Inese Cvetkova, Letera. Ļoti īsti vienkārši, varbūt tās idejas citām nozarēm, kā labais piemērs. Sadarbībā ar Rīgas Tehnisko koledžu un Rīgas skolēnu pili, Valsts izglītības satura centru, un mums radās tāda ideja, ka vajadzētu mēģināt apkopot tos visus interesantus, kas šajā nozarē darbojās, un tā ir gan profesionālās izglītības iestādes, audzēkņi, skolotāji un tehniskās jaunatnes, tieši elektronikas pulciņu skolotāji, dalībnieki, un arī mēs pieaicinājām arī vispār izglītojošo skolotājus, kas mēģina uzsākt vai ir jau uzsākuši arī tehniskās jaunatnes pulciņus elektronikas virzienā. Un tad šīs elektronikas dienas ietveros mēs uztaisījām, bija ļoti daudz dažādu pasākumu, bija tātad, kā Jānis Nipers teica, bija profesionālo skolu audzēkņiem konkurss, bija konkurss 2 kārtās tehniskās jaunatnes pulciņu audzēkņiem, paralēli bija semināri gan skolotājiem, kas māca profesionālās izglītības iestāžu audzēkņus, kas bija seminārs atsevišķi arī pulciņu skolotājiem. Tad, lai mazliet kaut kādu ieskatu radītu šiem potenciāliem audzēkņiem, kas varētu mācīties tālāk, gan tie, kas mēģina saprast, kas nozarē notiek, mēs paaicinājām arī uzņēmumus. Mums bija skolas foajē, viņiem liela platība tur ir, un mēs paaicinājām uzņēmumus, kas rādīja savu produkciju tieši no elektronikas nozares uzņēmuma. Atsaucība bija diezgan laba.
Un uzņēmumiem bija iespēja pastāstīt par sevi. Uzņēmuma pārstāvji labprāt piedalījās un bija atveduši savus produktus, parādīt, bija konkursi dažādi. Man liekas, ka šis pasākums izdevās un bija arī atbalsts no ekonomikas ministres, kas atbrauc un pasniedza diplomas uzvarētājiem. Līdz ar to tie bērni jutās ļoti novērtēti. Man liekas, ka pasākums bija labs, tā ka ņemat labo piemēru un varbūt citās nozarēs ar tādu var organizēt. Paldies. Vai ir kāds nepieciešams varbūt atbalsts no jūs paši to esiet izdarījuši, vai ir nepieciešams kāds atbalsts? Pirmais priekšlikums izglītības ministrijā lūdzu atbalstiet tehniskās jaunatnes pulciņas skolās. Tur daudz naudiņas nevajag. Bet tas rezultāts, kas šīs tehniskās jaunatnes iniciēšanas rezultātā būs ļoti iegūms, būs ļoti liels, jo patiesībā mēs motivējam jauniešus, ne jau mēs vispār norobežojamies no mūsu nozares. Mēs dodam bērniem izpratni par fiziku, ķīmiju, eksaktajām zinātnēm. Līdz ar to viņiem arī vieglāk tālāk ir mācībās, un tas noteikti ir iegūms mums visiem. Paldies. Tā labā prakse, kas būtu jāturpina? Jānis pabeigs. Vēl viena nianse, ko Ines aizmirst pateikt. Šie skolu pārstāvi nāca ar saviem maketiem, izstrādēm, kas bija ļoti interesanti. Pat arī uzņēmumu pārstāvjiem, arī Tehniskās universitātes akademiskam personālam bija ļoti un augstu novērtēja. Tātad tas ir viens, ko varētu attīstīt. Jā, Vilni. Es neesmu pārliecināts, ka tas ir tas pats pasākums, bet tas ir līdzīgs, ko mēs darām. Vai tas sacensības galds bija Tehniskā universitātē, ko jūs darījāt? Izgudrotāju dienās? Nē, jā. Tad ir otrs veiksmes stāsts. Es esmu tās brīnišķīgās pilsētas Jelgavas, un mums pilsētas mērija jau 4 gadus ir virzījis bērnu dārza specializāciju, un daudziem tur atcēlās stāvus, kāpēc un ko viņi dara. Un es esmu tajā procesā iesaistīts ar Tehnisko universitāti. Apmēram arī 5 gadus atpakaļ mēs sākām tieši to, ko mēs pašlaik runājam, apmācīt jaunos studentus tādās prakses lietās, kuras viņi varētu ielasiet savā mājā, jeb tojā skolā, jeb pat bērndārzā. Un varbūt daži ir dzirdējuši par koks autosacīkstiem Kārķos. Tur jau viņas notiek 4 gadus, un viņš ir filmēts, rādīts un valkā, un es domāju, daudzās vietās jau notiek tas. Un ļoti liels prieks, ka Vīciemas skolas skolnieks uzvarēja manus studentus. Tas ir ideāli priekš manas universitātē, kā skolas darbmācības skolotājs var sagatavot tādā līmenī audzēkni, tas ir skolnieki, ko es nevaru universitātē. Un es beigšu to veiksmu stāstu ar to, ka pēdējā, tur pie mums arī bija, es zinu, ka tie elektroniķi iet blakus, un mēs tā kā viņiem konkurējam, bet mēs esam būtībā ar kokējam. Iekšā bērndārzos, jo līdz šim kokapstrāde bija bīstamā zonā, bet mums izdevās uztaisīt pilnīgi jauns darba galdus, pilnīgi jauns darba instruments, kuri absolūti nav bīstami. Paliek putekļi, tos var likvidēt ar mitrumu. Un tādā veidā ne tikai māls un krāsa, bet arī koks var iet daudz ātrākā saskarsmē ar jauno pilsoni. Viņš var iemīlēt. Un noslēgumā es gribētu palielīties. 1., 2. un 4. vieta jauno izgudrotā izstādē ir tieši šai grupai. Un blakus gāja, tad acīm redzot, ir vēl paralēla līnija, kur tie robotisti cīnījās, un arī tur no Augšēniem vai no Īpiķiem kaut kāda skola bija, kas vinnēja, Rīgas skolas. Mums bija arī tas tāds. Jā, tie pasākumi, protams, ir daudz un dažādi. Ierakstām es tā tad varu fiksēt, ka Vilnis Kazāks, Latvijas amatniecības kamera. Neaizmirsīsim, protams, jautājumā arī iekļauts sociālā fonda projekti un viņu pēstniecības nodrošināšana. Labā prakse, pieredze, pēstniecība. Vēlējumiem, protams, izglītības ministrijai, saprotu. Elīna Purmāla-Baumana, Valsts izglītības attīstības aģentūra. Manā pārziņā aģentūrā mēs īstenojam 3 Eiropas sociālā fonda projektus. Tie ir dažādi projekti. Viens projekts ir mērķēts uz profesionālas izglītības satura pārstrukturizāciju, iesaistot visas puses, darba devējs, darba ņēmējs un izglītotājus. Tas ir tas projekts, kā ietvaros ir izveidot šīs 12 nozaru ekspertu padomes. Nākamie 2 projekti, kuri tā kā būtībā ir viens otram pēctecīgi, tā ir šī te jauniešu izglītošana 1-gadīgajās un 1,5-gadīgajās izglītības programmās profesionālās izglītības iestādēs.
Un runājot par šo, es gribētu vērst jūsu uzmanību, varbūt tās sākšu ar skaitļiem, reāliem skaitļiem. Šobrīd mēs esam uzsākuši 2014. gada 1. septembrī īstenot vienu ļoti lielu projektu, jauniešu garantiju projektu, kas vienlaicīgi notiek visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Tas ir mērķēts uz jauniešu bezdarba mazināšanu, jo tā ir ļoti liela problēma visā Eiropas Savienībā. Projekts ir ļoti liels, atbalsts ir ļoti liels, tie ir 30 miljoni. Tikai aģentūras otrās kārtas projektam, pirmā kārta vēl ir arī Nodarbinātības valsts aģentūrai ar tādu pašu finansējumu. Tātad mēs visi kopīgiem spēkiem mēģinām jauniešiem palīdzēt, nokļūt viņiem, izvēlēties, veikt pareizo izvēli. Un tātad par skaitļiem. Piemēram, 2014. gada 1. septembrī izglītības iestādes, tātad 35 kopumā, bija gatavas uzņemt 3,5 tūkstoši audzēkņus. Kā rezultātā uzņēmām mēs tikai 2300, tātad 1200 brīvas vietas. Ja. Neatkarīgi no tā, īstenojot projektus, mēs secinām, ka katra uzņemšana tai iet līdzi vismaz 20-25% audzēkņu atbirums. Tas nozīmē, ka visi tie, kas iestājās, nemaz nepabeidz, nemaz neņemot vērā, ka šajos projektos audzēkņiem ir ļoti liela bonusu sistēma. Viņiem ir stipendijas līdz 115 eiro mēnesī, viņiem ir apmaksātas apdrošināšanas un ceļu izdevumi un dienesta viesnīcas un dažādi pasākumi, par ko es gribētu vērst uzmanību, ka šīs jauniešu garantijas, kuras kūrē tā kā Eiropas Savienība kopumā un skatās uz visām dalību valstīm, ir vērstas uzmanību. Kāpēc jūs savā valstī neveicat izglītības sistēmas reklāmu? Kāpēc jūs reklamējat tikai, piemēram, alu vai veļas pulverus, ja, bet par izglītību nerunājat plašsaziņas līdzekļos? Manuprāt, tiešām tas vēlējums ir pozitīvs un izglītības iestādēm sadarbībā ar nozarēm, jo izglītības iestādes vienas pašas to nevar pacelt, būtu jādomā par to, kā tiešām sevi reklamēt gan nozarei, gan izglītības iestādei, tādējādi ceļot šo te profesionālās izglītības prestižu. Nākošais, ko jau šeit kolēģi minēja, tas ir tas karjeras atbalsta pasākumi, jeb karjeras izglītība, kas tiešām ir ļoti būtiska. Jo, piemēram, īstenojot projektus, mēs esam ļoti daudz saskārušies ar to, ka vispārējā izglītībā pamatskolās nozars vienkārši nelaiž iekšā. Tas ir fakts, un tādējādi tas jautājums būtu jārisina politiskā līmenī. Nākošais sadarbība ar pašvaldībām. Tas ir tas pats pašvaldībai sadarbībā ar šiem te karjeras speciālistiem. Būtu par to jādomā tiešām, kā Krūmiņas kundze teica, nevis 9. klasē, bet stipri pirms tam jau sākot no sākuma skolas un turpinot pamatskolā. Kamēr būs šis te finansējuma modelis, ka nauda seko audzēknim, manuprāt, šī cīņa būs bezgalīga un turpināsies ilgi un dikti. Un vēl, ko es varētu teikt, ka analizējot šo te audzēkņu atbirumu izglītības iestādēs, mēs secinām, ka ir vairāki iemesli. Viens no tiem, ka audzēkņi netiek līdzi mācībām. Nākošais ir vai nu viņi atrod mazkvalificētu darbu un pamet mācības, vai arī atrod darbu ārzemēs. Un runājot ar izglītības iestādēm, runājot ar nozarēm, runājot tātad ar šīm 12 nozaru ekspertu padomēm, mēs varam secināt, ka pēc būtības būtu jāpārskata arī izglītības saturs pamatskolā. Jo kaut arī mums projekta ietvaros ir paredzēts audzēkņiem atbalsts tiem, kuri netiek mācībās līdzi, ir paredzēts papildus apmācības, piemēram, STEM priekšmetos fizika, matemātika, ķīmija, ja to prasa izvēlētā profesija. Tas parāda to, ka šīs te izglītības saturs, pamatskolas izglītības saturs būtu jāpārskata.
Paldies, Elīna. Pirms mēs turpinām, es gribēju atgādināt, ka mūsu diskusijas ir vērts būt racionālāk, ja mēs brainstorming režīmā. Mēs piefiksējam, saprotam domu, tālāk attīstam. Tātad atslēgas vārdi, plus vēl par laika režīmu. Mums ir iznācis tā, ka katram šim jautājumam ir 10 minūtes. Apmēram palikušas. Pēc tam mēs varam arī vēl kopējos secinājumus izdarīt. Vēl tātad labie prakses piemēri, kuri noteikti būtu jāturpina un kas būtu nepieciešams, lai to turpinātu. Vai Inte ir kāds, kas piebilstams šobrīd? Ja ne, tad mēs ejam tālāk. Un lūdzu brīvi tajā mirklī, kad ir kāda laba ideja, momentā roku paceļām un piefiksējām, viss tiek pierakstīts. Ierakstīts un pēc tam tiks atšifrēts un apkopots. Vai ir no ļoti jauki? Paldies. Es vēlreiz atvainojos par kavējumu, sastrēgumu avārijas uz ceļiem, konkrēti Lačplēša iela. Es nedzirdēju visu diskusiju, diemžēl no sākumā, un varbūt es kaut ko atkārtošu, bet runājot par to, kas labs paveikts sadarbībā ar izglītības iestādēm no darba devēja puses, tad mēs jau vairāk nekā 10, varbūt 15 vairāk gadi sadarbojamies ar Ogres tehnikumu, un sadarbība mums sākās personīgi priekš manis. Viņi sākās ar to, ka darba devēji konkrēti meža nozarē izvirzīja priekšlikumu sataisīt. Uz to brīdī nebija profesijas standarta, viena no profesijām, kas mežniecībā vienmēr eksistējuši, bet nebija pat profesijas standarta. Un mēs sākām ar profesijas standarta izstrādi. Tās bija 2 profesijas. Meža saimniecības tehnikas mehāniķis un meža saimniecības tehnikas vadītājs. Pa mehāniķiem bija gan programma, gan Ogres tehnikums ilgus gadus jau gatavoja, bet pa meža saimniecības tehnikas vadītāju uz to brīdi nebija pat standarta un nebija atbilstoši arī, ja tālāk skatīties, nebija ne apmācību programmas, ne izglītības kaut kādas virzienas bija noteikts un tā tālāk. Un ar to mēs sākām un iedziļinoties tajās visās lietās, protams, ciešāk ar vienu palikusi sadarbībā ar attiecīgo iestādi. Mūsu konkrēta nozara interesē iestādes, kuras gatavo speciālistus tehniķus. Konkrēti man, teiksim, tā interesē vairāk. Tas meža saimniecības vadītāja, tehnikas vadītāja profesija, viņi kā bija malā, bet tomēr tur bija vajadzība iesaistīties arī no mūsu puses, jo tur ir daudz tehnisku niansu, kurās mūsu padomu bija vērtīgies uzskatu. Un standarti izveidoti, un runājot par to, kas bija labs, tas arī bija labs, ka tā iesaistīšanās sākās, kas nebija labs, ka iesaistīšanās sākās tomēr pēc darba devēja iniciatīvas, nevis pēc izglītības sistēmas cilvēku iniciatīvas. Un tas nedaudz ruktināja gan tad, gan arī varam teikt tagad, jo mēs kā uzņēmēji mēs redzam nedaudz to ar izglītības sistēmu kā, neteiksim, biznesu, bet kā biznesa vidi, kura sākās ar apzināšanu, esošas situācijas apzināšanu, kas mums ir, kas mums nav, cik daudz mums vajadzētu konkrētas profesijas pārstāvjus, lai tas viss var tālāk plānot, budžetēt, novest līdz naudai, novest līdz resursu aprēķiniem. Un uz tā pamatā arī tā sistēma arī sakārtotos, teiksim, virzoties pēc plāna kaut kādu. Viņi sakārtotos puslīdz neteiksim automatiski, bet vismaz paliktu nianses, kuras būs atkarīgas no naudas, kuras būs atkarīgas no kaut kādām, teiksim, problēmām vai tieši labumiem, kas ir valsti šobrīd. Un mēs to gribētu arī turpināt tādā virzienā tieši, kad arī izglītības sistēma, lai veidotos pēc uzņēmuma principiem, kur viss sākās no tā, lai mēs visi zinām, kas mums ir, kas mums nav, cik mums daudz vajag. Zem tā mēs visu pēc tam skaitļojam, domājam, cik daudz, kā to nodrošināt un tā tālāk. Un tad runājot par to, ko vērts turpināt, es tieši gribu pateikt, ka šitādu veidu sadarbību viņu būtu arī vērts turpināt, ka iesaistīt arī darba devējus, bet neiesaistīt viņus, kā parasti notiek, kā, teiksim, sponsorus, bet iesaistīt tieši tajā darba vidē, izglītības sistēmas darba vidē. Un tad arī darba devējiem būs vieglāk pēc tam pamatot, kāpēc mums, piemēram, tik daudz šobrīd juristu un nav neviena mehāniķa. Jo tagad atrast, piemēram, izpildītājus ir ļoti grūti. Pa to pašu laiku menedžeru un visāda veida, visāda līmeņa, teiksim, visādas citas profesijas, kuras neizpild paši ar savām rokām neko. Mums, es domāju, visi apzinās to, ka mums nav kur likt viņus vairāk.
Paldies. Komentāri īstenībā iesniedzās jau nākamajos 2 jautājumos. Kā motivēt konkrētām profesijām un kā virzās satura reforma? Es tiešām gribētu visu cieņu un atzinību izteikt mežstrādes un mežsaimniecības nozarei, jo profesijas standarta izstrāde, kvalifikācijas prasība izstrāde, pirmo moduļu veidu programmu izstrādes pilotprojektu tieši ar jūsu nozares speciālistu ekspertu palīdzību. Tas tika uzsākts, tas tika aprobēts un pēc tam citu nozaru speciālisti jau ar jūsu pieredzi dara to arī citām specialitātēm. Tā kā, un es arī gribētu teikt, ka arī no ministrijas viedokļa toreiz atceros, ka arī tika pārstrukturēts ERAF finansējums un bija rasta iespēja nopirkt forwarderu un harvesteri. Tā kā tas ir tāds komplekss sadarbības process. Vēl īpašie, kas saistīts ar labu praksi un kas būtu jāturpina. Vajag likumu. Tā vietā jums pietrūkst likumu. Mums visiem pietrūkst likumu par mācību praksi. Tā ir nemainīgā vietā, lai darba devējs būtu garantēts pret... Otrajā lasījumā Saeimā darba vidē balstītā apmācība, kur rezultātā ministrs kabineta noteikums izstrādās. Nu jā, tātad tas ir procesā un tas katrā ziņā tiek tajā virzienā strādāts. Okas tehnikuma direktora Ilze Brante. Es savukārt gribētu vēl šeit šo papildināt, jo mēs tiešām ar Sergeju kungu cieši kopīgi sadarbojamies, un mēs esam izstrādājuši jaunu izglītības programmu, kokvedēja automobīļu vadītāji, šīs izglītības programmas darba grupas vadītājs Neatkarīgās mežizstrādātāju asociācijas izpildirektors, un tas ir tieši tikai nozara šī programma veidot, un tas ir tas, kas mums būtu kā uzlabot uzņemšanas rezultātus, kā nozare tieši arī Neatkarīgā mežizstrādātāja asociācija reklamē šo profesiju, lai mēs varētu šo grupu nokomplektēt. Vakar mums bija tehnikuma padomas sēde, un visi iesaistīti arī no citām profesijām sniedz priekšlikumus, kā mums būtu labāk rīkoties, lai uzņemtu, piesaistītu audzēkņus šai viengadīgai programmai pēc vidusskolas. Otrs, mēs esam arī, populārs ir ēnu dienas, un mēs īstenojām sadarbībā ar Rikšķils novadu pagājušā mācību gadā pamatskola audzēkņiem ēnu dienas, un audzēkņi sekoja pamatskola audzēkņi no Rīgas reģiona skolām mūsu profesionālām kvalifikācijām, un pēc tam viņi arī atnāca un iestājās tehnikumā. Un trešais, ko mēs sadarbībā ar Rikšķils novadu, kurš ir noslēdz sadarbības līgumu ar Rīgas reģiona skolām, Cernikau, Sigultu un tā tālāk, mēs organizējām profesionālās meistarības konkursu, kas arī sakrīt, ko mums tikko Elektronikas asociācija un Tehniskā koledža teica, 5. 6. klašu grupā un 7. 9. klašu grupā kokapstrāde audzēkņiem. Audzēkņi saņēma apliecinājumu par dalību un arī iestājās daži no viņiem skolā. Paldies, Ilze. Atslēgas vārdi apkopojot īsi šo diskusiju jautājumu ir informētība un karjeras atbalsts. Jau pirms uzsāk izglītību profesionālās izglītības iestādēs, ko sadarbībā ar nozarēm var īstenot ļoti dažādā veidā, ko arī Leteres piemēru un citi piemēri rāda, ka šie te pasākumi ir rezultatīvi. Vēlējums bija izglītības ministrijai, es saprotu, ka tas nav tieši tava atbildības jomā, bet kopumā izglītības sistēmā uzmanību pievērst tehniskās jaunradas pulciņiem, arī citiem interešu acīm redzot pasākumiem, kas ir daļa no karjeras atbalsta sistēmas. Par labiem prakses piemēriem tātad ir pusotragadīgās programmas. Par iesaites pasākumiem arī neminēja aģentūras Elīna neminēja to, ka tiks acīm redzot atjaunots jaunais profesionāls un nedaudz citādā formātā, kas būs ar ļoti lielu uzsvaru uz demo. Tātad izstādes skolas vai cita pasākuma ietvaros arī nacionālā līmeņa konkursi ar uzsvaru arī uz demonstrēšanu, lai tie, kuri aizbrauc skatīties izstādi, varētu redzēt arī, kā jaunieši reāli strādā kaut kādus konkrētus ļoti uzdevumus, ar kādiem instrumentiem, ar kādu aprīkojumu, modernu aprīkojumu strādā mūsdienu jaunieši. Vēl tika pieminēts nozara ekspertu padomas, kas ir atslēgas mehānisms sadarbībai ar darba tirgu. Absolūti atslēgas mehānisms, vienīgais. Un līdz ar to arī šobrīd tas daļēji tiek finansēts ar sociālā fonda palīdzību, bet acīm redzot ir jāroda institucionālais rāmis un finansējums, lai nodrošinātu ilgtermiņā nozara ekspertu padomu darbu.
tas priekšieraksts. Nākamajiem jautājumiem mums ir palikuši tikai 10 minūtes katram jautājumam. Līdz ar to piebilstot, kā uzlabot uzņemšanas rezultātus, ar to es gribētu nedaudz koncentrēt uzmanību uz to, tām jomām, kur jaunieši pat mazāk nekā plānots izvēlās attiecīgās speciālitātes. Un pārsvarā tā ir ražošana, tajā skaitā arī lauksaimniecība un pārtiks ražošana. Šeit jau minēja, ka tas ir visdažādākās ieinteresētības jautājumi. Mēs jau esam to jautājumu pēc būtības nosaguši, vai ir kaut kas piebilstams vai kādi konkrēti plāni, lai izdarītu. Ines, lūdzu. Mūsu nozara, tā skaitā arī darbdevēja konfederācija un tirniecības rūpniecības kamera ir ļoti par šo jautājumu runājusi. Daudz es vienkārši gribētu akcentēt, un es domāju, ka tas arī ir viena sastāvdaļa no uzņemšanas rezultātu uzlabošanas. Tas ir sakārtot eksakto izglītību sākumskolā un vidusskolā, jo patiesībā uz mūsu nozares izglītības programmām jaunieši arī neizvēlās nākt tāpēc, ka viņiem nav pamatzināšana. Viņi nevarēs mācīties šo pašu matemātiku, fiziku, ķīmiju. Un tad tas, ko varētu darīt, mēs ceram, ka izglītības ministrijas turēs dot solījumu. Mūsu prasīto eksāmenu, kas ir ieviesīs fizikā un ķīmijā, un tas ir varbūt vēlreiz gribētu akcentēt, ka šis eksāmens nav mērķis, bet šis eksāmens ir kā rīks, lai sakārtot šo sistēmu. Viennozīmīgi, paldies. Vēl lūdzu poligrāfiju. Tā kā poligrāfijas nozara arī ir starp tām, kā mēs redzam, kur ir salīdzinoši slikti uzņemšanas rezultāti, mēs to skaidrojam ar to, ka varbūt mēs esam pārāk maz, nozara ir neliela un varbūt arī nozara ir pievērsus pārāk maz uzmanības taisni nozares prestižu celšanai, un vienkārši cilvēki nezina to, kas tas ir, cik tas ir moderni, cik tas ir augsti tehnoloģiski, un tāpēc nozare ir apzinājusies to, un mēs noteikti ļoti aktīvi iesaistīsimies tādos nozares popularizēšanas pasākumos. Tā skaitā arī braucot uz skolām, braucot pa reģioniem, runājot ar karjeras konsultantiem, mums jau ir tāda savu programmu izstrādāta. Un te es domāju, ka te būtu arī vajadzīgs kaut kāds, zinām, mērā izglītības ministrijas atbalsts, jo uzņēmumi to dara un uzņēmumi daudz ko dara par savu naudu. Bet iespējams, ka šeit būtu vajadzīga arī kaut kāda izglītības ministrijas palīdzība tieši, lai uzrunātu pašvaldības, lai uzrunātu vispār izglītojošās skolas, lai vairāk viņas varētu piesaistīt šiem pasākumiem. Un tad es vienkārši vēl pie viena iedošu, te varbūt varat padalīties, tas ir mūsu tāds arī pirmais nozars popularizēšanas varbūt pasākums. Šeit ir kalendārs ar mūsu nozars profesijām. Tā kā daudz nav, bet kaut kā padalieties. Var padot kolēģiem. Paldies. Cik es saprotu, jums ir iespēja apgūt poligrāfijas specialitāti. Inta, lūdzu. Pie šī jautājuma, bet tas skar arī prestīžu. Izglītības un zinātnes ministrijas sadarbībā gan ar Latvijas darbdevēja konfederāciju, gan man šorīt bija saruna ar Latvijas tirniecības rūpniecības kameru, plāno veidot reālus reģionālos pasākumus uz profesionālas izglītības kompetences centru bāzes. Reģionāls tādēļ, ka ne viss notiek Rīgā, un uzņēmējiem un ģimenēm, kurām ir bērni, kur varētu būt potenciāli profesionāls izglītības iestāžu audzēkņi, nebūtu jābrauc uz Rīgu, bet viņi turpat uz vietas varētu iepazīties, kas tas ir. Izglītības ministrija noteikti ir sapratusi, ka tikai reāli piemēri, nevis preses konferences, dod izpratni un vēlmi iesaistīties profesionālā izglītībā, tādēļ mums ir laba praksa piemēra, to mēs arī turpināsim. Bet ko es gribēju vēl piebilst? Naudas budžetā ir tik, cik ir, un ne tikai Latvijā, bet arī attīstītajās valstīs, kur darba vidē balstītās izglītība duālā ir ļoti attīstīta, tā ir visas sabiedrības atbildība. Katrs iegulda savus līdzekļus. Katrs. Vai naudu, vai darbu, vai emocijas. Un tādēļ es vēlreiz aicinu to, ko es esmu darījis visos semināros un tikšanās reizēs ar nozarēm, ar darba devējiem. Mums abām pusēm ir jāiegulda. Visiem ir jāiegulda. Paldies, Inta. Mēs patās atgriezāmies pie atslēgas vārda. Nozares PR, informēšana, karjeras atbalsts, jauniešu spēju novērtēšana un ieteikšana.
savus talantus un spējas izmantot visliederīgākajā veidā. Jo nav nekāda jēga bez absolūtās dzirdes iet uz konservatoriju, atvainojos par salīdzinājumu. Ir jātīsta tās spējas un talanti, kas katram ir doti. Pārējām pie jautājuma par profesionālas izglītības satura reformu, kas es pieļauju, var radīt vispretrunīgākos viedokļus 2 iemeslu dēļ, īstenībā 1 iemeslu dēļ. Tie, kuri ir strādājuši pie koncepciju izstrādes un profesionālas izglītības likuma grozījuma, ļoti precīzi saprot, ko mēs gribam panākt ar profesionālās izglītības satura reformu, kā strukturēt. Saistībā ar Eiropas kvalifikāciju ietvaru struktūru, Latvijas nacionālā kvalifikācija ietvaru struktūra, nozares ietvaru struktūra, ir definētas pamatprofesijas, specializācijas, ir profesiju kartes nozarēm, ir skaidrs, kā jāizstrādā profesiju standarts, kvalifikācijas prasības, programmas, kvalifikācijas eksāmeni un tā tālāk. Ja mēs jautāsim cilvēkiem, kuri ar to nav saskārušies, kuri to nav darījuši, es pieļauju, ka viņi nav jutuši šo te arī ietekmi vai šo te darbu, jo praktiski nav izglītības iestādes, izņemot tās, kuras īsteno pusotragadīgās programmas, kuri būtu izmantojuši jau šīs te uzlabotās programmas. Kopumā arī profesionālās izglītības likuma grozījumi vēl nav pieņemti. Mēs tikai ceram, ka tas tagad būs 2. lasījumā un 3. lasījumā ar nākamo mācību gadu jau varētu, teiksim, sākt praktiski ieviest. Bet komentāri par to, vai ir kaut kas šobrīd jau nokomentējams un kas būtu attīstams un atbildē. Jānis bija pirmais, Vilnis otrais. Skatoties no tehniskās, inženiertehniskām specialitātēm, tieši to, ko mēs gatavojam, viss ir ļoti labas programmas, viss ir ļoti labi, bet aktuāla problēma, kas viņas realizēs. Kadru jautājums. Speciālisti, kas nāks strādāt un realizēs. Veci aiziet, viņi negrib vairāk vai nevar, te var dažādi traktēt katrā situācijā, lapīties tikai no uzņēmumiem, pieaicinot no reizes uz reizes, lai tas arī nav risinājums. Tas ir lāpīšanās, jā, vienreiz veiksmīgāk, otrais ne, bet lai sistemātiski normāli strādātu, vismaz vajadzīgi pār cilvēki katrā specialitāte, kas gatavi jaunās idejas un informāciju. No kā atkal ka svarīgi arī jauniešu tā motivācija un tā tālāk. Jā, Vilnis. Nu, te man kaut kā citādi drusku jārunā. Universālākās lietas ir faktiski visnederīgākās lietas. Tam jūs piekritīsiet. Zināms līmenis universālismam ir obligāts, tā ir tā vispārējā izglītība. Bet profesija, lai sasniegtu savus kalngalus, šis profesionālisms var iegūt tikai specializācijām, šaurām. Un nepavelti ir kompetences. Kompetenču summa veido meistarību. Tas ir jāsaprot. Tas ir raksturīgs amatniecības ražošanā, ja tur vienam meistaram ir visas kompetences. Savukārt lielā ražošana to nevar atļauties, tāpēc viņi tā ir šauro specializāciju. Ja runā par pamatprofesijām, tā es to saprotu kā priekšmetu kopu, kuru mācīja visām profesijām. Tā. Mēs neredzam, kāda varētu būt pamatprofesijas kvalifikācija. Jo ļoti labs piemērs bija, ka mēs diskutējām Labklājības ministrijā. Izsvītrosim daļkrāsotājs no saraksta, jo viņi ir tikai 0,0%. Tie ir pasaules līmeņa speciālisti. Pasaules līmeņa, jūs varat pārbaudīt internetā, ja filmiņas paņem uzņemtas. Un mēs viņus izsvītrojam. Tajos darba apstākļos, ka latvietis ar internetu var piekļūt lielākiem objektiem, ka šī šaurā specializācija dod viņam šīs iespējas. Mēs sākam veidot vispārināt universālu zaldātu, kurš derēs visur. Es joprojām uzsveru, tā ir. Līdz šim to sauc par priekšmetu grupu nozare. Nevis par pamatprofesiju. Un tāpēc es domāju, ka šīs terminoloģijas lietas te mēs neizdiskutēsim, es pamēģināšu uzrakstīt. Es esmu jau uzrakstījis, kas slikts un ko labot profesionālā izglītībā. Manā blogā ir 27 punkti. Es kaut kāds 3 vēl pielikšu, izlabošu kļūdas, un tad mēģināt ar blogu viņas izlasīt. Es mēģināšu izskaidrot, kādas sliktas sekas ir nesis tas, ka mēs pēkšņu slaveno meistarību, kas vajadzīga ir visās profesijās un visās nozarēs, pēkšņi aizvietojama karjeru. To daudz tā vienkārši nesaprot. Mana meistarība rada kvalitāti, un mana kvalitāte rada kultūru, un kultūra ir pamats. Karjera ir tikai atsevišķās profesijās vispār iespējama. Meistaram nav karjeras. Un interneta apstākļos, virtuālos apstākļos, ka mēs arvien vairāk drupinām lielos uzņēmumus un gribam izlīdzināt slāņus starp bagātiem un nabagiem, būs vairāk šo individuālo meistaru. Un tāpēc viņa karjera ir tikai meistarības kalngals.
Un nevar skolā nodarboties tikai ar karjeras, skolā jānodarbojas ar jauniešu, tieši tā kā tu teici, interešu atraisīšanu, ko iegūst ar viņa dotumiem. Un ja ir intereses atrasts bērndārs, vai viss ir kārtībā, šis virziens ir kolosāls, ko mēs darām pašlaik, bet tālāk mēs ejam dažās vietās diezgan apšaubām. Es par to negribu te kašķēties, es domāju, es uzrakstīšu, un tad jūs varat man oponēt. Paldies! Es domāju, ka profesionalitāte un meistarība ir, tas ir pamats, un mēs zināmā mērā esam degradējuši šo jēdzienu profesionalitāti un meistarība. Tam tikai un vienīgi var piekrist. Es vēlējos vienkārši nokomentēt, ka amata meistars, kā viens no tiem, kas var īstenot darba vidē balstītu apmācību, kas ir viens no apmācības formām, ir viennozīmīgi atbalstāms, un viņš arī ir iekļauts visā veidā, un tas tiks attīstīts. Tā kā atliek tikai iesaistīties, piemēram, pagājušajā nedēļā bija automehāniķu un autoatslēdznieku diskusija par moduļu veidu programmu saturu. Ļoti saturīga. Un tur tā robeža, vai tas ir meistars, kurš strādā individuāli, vai meistars, kurš strādā autoservisā, ir vēl ļoti diskutējama, bet saturiski, kas jāmāk Mercedesa, tam, kas remontē Mercedesu, atvainojos, ir Mercedes. tā kā aicinājums iesaistīties amatniecības kameras meistariem šajā kopīgajā darbā. Un, kā jau es minēju, satura reforma ir tikai pašā sākumā pēc būtības. Mēs esam apsteiguši ar sociālā fonda projektiem, ir daudz, kas apsteigts, kas vēl nav, teiksim, fiksēts normatīvajos aktos, likumos, ministrs kabineta noteikumos. Vēl par satura reformu. Pēdējais komentārs. Aicinām vienkārši iesaistīties, jo tas ir tiešām tas darbs, kas jādara kopā. Un tagad pēdējais un īstenībā iespējams pats grūtākais jautājums. Ko mana institūcija un es personīgi varam darīt, lai paaugstinātu profesionālās izglītības prestižu? Daļēji šis jautājums, ko šīs diskusijas sagatavotāji ir kā pēdējo, kurš daļēji lielā mērā mēs esam atbildējuši arī uz šiem jautājumiem. Atliek varbūt tā vēl papildus akcents vai vēl papildus tas, kas vēl nav pateikts. Lūdzu, Farankungs. Jā, tāpēc, kad ierakstās un pēc tam tiks... Mēs esam nonākuši tik tālu, ka Rīgas Tehniskā universitāte dibina vidusskolu. Kāpēc? Tā ir tā saruna par meistarību. Jāmeklē talanti. Ap talantiem veidojās pārējie. Ja grupā ir viens audzēknis, kas ir talantīgs, nāk citi. Un ko mēs varam darīt? Es varu tikai pateikt, ka Rīgas valsts tehnikums svinēja 95 gadu jubileju šajās dienās, un mēs konstatējam, ka mēs esam devuši vērtīgu ceļu maizi 4 akadēmiķiem, 9 zinātņu doktoriem, 3 augstskolu rektoriem, tam skaitā Lavendelim, Tehniskās universitātes. Tā kā lūk, caur šiem talantiem, un kad tehnikumi vairs nav tajā līmenī, tas ir nožēlojami. Bet tajā pašā gadījumā, lai mēs varētu pacelt, mēs esam radījuši jaunāko ķīmiķu skolu, kur meklējam talants, jauno uzņēmēju skolu. Strādājam lūk ar šīm pamatskolām, lai atlasītu talants priekš mums un dot tālāk šos talantīgos uz augstskolām. Individualitāte ir, būs un paliks. Paldies. Vēl tā nedaudz tojoties diskusijas beigām. Pirms mēs veicam kopsavilkumu tam, kas ir izteikts, es vienkārši atgādināšu par šo pašu tēmu profesionālās izglītības pievilcība. Tātad 2009. gadā, tad, kad tika informatīvais ziņojums sagatavots un kopā ar visiem šī jautājuma, šīs problēma loks tika apzināts, es pārlasīju un secināju, ka tajā laikā ir ļoti precīzi ir apzinātas problēmas un arī iezīmēts tas, kas būtu jādara. Tajā skaitā šeit tika pieminēts pasniedzēji. Sociālā fonda ietvaros tas, kas bija iespējams. Kvalifikācijas celšana, prakses vadītāju iesaiste, uzņēmumu cilvēku iesaiste. Katram atbilstoši tas, kas nepieciešams, lai labāk darbotos ar jauniešiem. Skolu pasniedzējiem tieši stazēšanās uzņēmumos un savukārt prakšu vadītāju, teiksim, pedagoģiskās minimumus, kas nepieciešams zināšanas darbam ar audzēkņiem. Tas jau ir īstenojies iepriekšējā struktūra fonda periodā.
un tiks turpināts nākamajā periodā. Tas, kas attiecās uz, te jau minēja par pusotragadījām programmām vidusskolniekiem, kas ir ļoti būtiski, lai samazinātu jauniešu bezdarbu. Kas attiecās par infrastruktūru, ēku renovācija, aprīkojums moderns. Mēs zinām, ka tās ir ļoti lielas būtiskas summas, kas nav atrisinājuši visu, bet mēs ļoti ceram, ka nākamajā plānošanas periodā tiks vismaz profesionālās izglītības kompetences centri pabeigti pilnībā un, teiksim, pabeigtas tās profesionālās iestādes, kas tiešām nepieciešams Latvijā atbilstoši, teiksim, optimizējot skolu tīklu, jo audzēkņi ir tik, cik ir, un arī pat, ja 50/50 tiek sasniegts rezultāts, tie audzēkņu skaits ir zināms. Tad skolu tīklam jābūt atbilstošam šim te audzēkņu skaitam, kas vispār Latvijā mācās profesionālo izglītību, ja mācīsies profesionālo izglītību. Tas, cik es zinu, tad varbūt Inta pēc tam var nokomentēt īsi par to, kas ir plānots nākamajā periodā. Attiecīgi profesionālās izglītības likuma grozījumi jau tika pieminēti. Es ļoti ceru, ka šī gada laikā arī attiecīgie ministra kabineta noteikumi tiks izstrādāti nedaudz no birokrātiskā viedokļa, bet mēs jūtām arī bez tā nevar. Ja nav normatīvā bāze, arī cilvēkiem īstenot labās idejas bieži vien ir vienkārši neiespējami. Un tas, kas bija problēmas, viens no pamat uzdevumiem vēl 5 gadus atpakaļ bija sadarbības mehānismi, reāla sadarbības mehānismi ar nozarēm, ar sociālajiem partneriem, it kā bija jau profesionālās izglītības un nodarbinātības 3pusējā apakšpadomi jau bija nodibināti un strādāja, bet ar nozarēm tās ir nozara ekspertu padomas. Latvija izvēlējās šo te ceļu, vienu no iespējamiem ceļiem, un šie te nozara padomas tagad es ceru, ka būs jau likumdošanā tiks nostiprināts ar visām tiesībām un arī pienākumiem, kas ir paredzēts. Es droši vien nepieminēju visu, bet katrā ziņā tie bija tie jautājumi, kas tajā laikā tika apzināti un kas lielā mērā jau ir izdarīts. Atliek tagad nosacīti sev pašiem, atbildot uz pēdējo jautājumu, vēlējums nākamajiem 5 gadiem. Mēs satiksimies iespējams daudzas reizes, bet 20. gadā es ceru noteikti. Un tajā brīdī būs pagājuši nākamie 5 gadi, kādu mēs gribētu redzēt. Un ko mana institūcija izdarīs, lai 20. gadā būtu tas rezultāts, ko mēs šodien gribam redzēt. Leteri jau ļoti daudz ko pateica. Es no sirds novēlu, lai visas šīs labās idejas nozarei īstenojās. Tieši tāpat tās arī poligrāfijā. Nevaru nedot vārdu par nākamajiem 5 gadiem Intai. Atbildot uz beidzamo jautājumu, ko institūcija un, protams, es personīgi, jo par visu institūcijas nevaru atbildēt, mans uzsvars būs, lai politikas plānošanas dokumenti, kas būtu, piemēram, izglītības attīstības pamatnostādnes, normatīvie dokumenti, kas ir ļoti nepieciešami kā MK noteikumi vai likumi, neaizmirstu, ka viņi ir domāti reālai dzīvei. Respektīvi, profesionālo izglītību nepadarīt teorētisku, ka tie nav tikai mapes, tās nav mapes vai interneta iesēvoti dokumenti, bet praktiskas lietas, praktiska darba devēju iesaiste, audzēkņu izpratne, ko nozīmē darba dzīve, pedagoga attīstība. Jā, es varu apstiprināt to, ko Jānis teica, nākošā programmēšanas periodā. Specifiskos atbalsta mērķos ir noteikts finansējums kā izglītības iestāžu modernizācijai, tā pedagoga attīstībai, darba audzinātāji, tas būtu darba devēja puse, un karjeras konsultantu, teiksim, kustības vai procesa uzlabošanai. Ir naudas, ir iestrādes, un vēlreiz atkārtoju, tas ir mūsu visu kopsadarbība pamatā tam, lai profesionālai izglītībai celtos prestižs, lai būtu sabiedrībai derīgi un arī laimīgi cilvēki. Paldies. Lūdzu. Runājot, kā celt prestīžu, tad es personīgi no savas puses redzu ilgus gadus sadarbojoties ar izglītības iestādi, tad vajadzētu vēl laikam nebaidīties celt to plānceņu, ko mēs prasām no audzēkņiem, kuri pabeiguši kaut kādu profesionālu izglītības iestādi. Jo šobrīd, piemēram, no reālas dzīves izglītība nebeidzās ar to, kā beidzas universitāte vai tehnikuma vai skola. Izglītība turpinājās arī darba vieta. Un mūsu
tagadēji, piemēram, tā kā mēs veicam to izglītību pamatā ārzemēs, savos mācību centrus ar pateicīgiem virzieniem, jo mēs pārstāvam daudz brendu visādu ražotāju. Un attiecīgi viņam tas izglītības jautājums arī daudziem nostādīts ir ļoti augsta līmenī, un, piemēram, Skandināvu mācību centri, tur prasības ļoti elementāras. 80% no tā, ko tev jāzina, tev no 100% jāzina. Ja tu 80% nenolicis testu vai nenolicis kaut kādus citu veidu eksamināciju, tad tu vienkārši nenokārtojies. Mēs zinām visi, kā mums uz šobrīd principā ir 5 prasība. Ar 5 video atzīmē mūsu audzēkņi var beigt un saņemt diplomu. Ja, es domāju, ka laiks jau varbūt saka to darīt, kad celt to plānciņus. 5 ir ļoti maz. Priekš tā, lai pēc tam darbu tirgu pilnvērtīgi atdot to un saņemt attiecīgi par to, ko no savas puses mēs gatavi maksāt pa labiem speciālistiem, bet viņas, diemžēl, šodien mums nācās audzināt pašiem, tāpēc arī tas pēc tam arī priekš mums izveido visādas liekas izdevumus un neplānotas un tā tālāk. Jo tehnika ir sevišķi tehniskie virzieni attīstās ļoti strauji. Paši droši vien visi zināt, ka katrus 2 gadus, piemēram, palielinājās tie paši samazinās izmēri elektroniskiem komponentiem, palielinot 2 reiz viņu jaudu. Tas pats aptuveni notiek arī jebkura mehāniska transporta līdzekļa vai kaut kāda meža strādes mašina. Tur tie paši visi komponenti ir pilni ar kompjuteriem, pilni ar sarežģītām vadības sistēmām, un tur tas līmenis 5, viņš ir ļoti maziņš. Jā, paldies par komentāriem. Par procentiem var nokomentēt 2 īsas lietas, ka kvalifikācijas eksāmenā, praktiskās kvalifikācijas eksāmenā jābūt 70% mūsu sistēmā. Pēc mūsu pieredzes, mēs redzam, ka 10 baļu sistēmas, ja 5 ir vidējais, tad tie punkti jau praktiski 5. Vārds sakot, drīzāk ir arī vienlaicīgi ar šīs ekspertu, vērtēšanu, godprātīgu vērtēšanu, neliekot paaugstināts atzīmes tikai tāpēc, ka žēl jauno cilvēku, kas ir notērējuši laiku. Starp citu, tieši ar jūsu nozares speciālistiem bija tieši Ogres tehnikumā, bija vienreiz tāds jautājums, kā mēs viņiem varam neiedot kvalifikāciju, viņš taču foršs čalis un mācījās un it kā tālāk. Es teicu, nedodiet. Pēc tam, lai pamācās, un tā, ka viņš tiešām mācīs, tad iedodiet kvalifikāciju. Tas jautājums, kā būvēts tas viss pasākums, ja naudas seko audzēkņiem, tad tas viss kopā neiet. Visā pasaulē ir normatīva sistēma. Es tagad jau iesaistos pats diskusijā, bet katrā ziņā ir normatīva sistēma, ir viena no jebkurā, vai vienā vai otrā formā. Bet tas būtu droši vien ministrijas kompetences jautājums, nokomentēt, kā tas varbūt būtu nākotnē. Tas, ko es ienācu prātā, klausoties komentāru, mēs vienu lietu nedaudz nepieminējām, viņa nedaudz tika pieminēta, kas būtiski būtu, manuprāt, arī attiecībā uz prestīžu. Saikne ar augstāko izglītības pakāpi, ar profesionālajām studiju programmām. Tieši Tehniskā koledža varbūt viena no šīm institūcijām un noteikti arī valsts tehnikumam būtu komentārs, kā nodrošināt, ka tas arī jūsu audzēkņi liels procents iestājās augstākajā izglītībā. Bet tas, ka kredītpunktu sistēma, jeb pārneses punktu sistēma būtu jāiedarbina, lai būtu ieinteresēti iegūt šīs zināšanas, kas jau būtu noderīgas, jeb tiktu atzītas augstākajā izglītības pakāpē. Es domāju, ka tas priekš prestiža arī būtu samērā būtiski. Varbūt jums noteikti ir pieredze šajā ziņā. Runājot par profesionālā vidusskolā, mācoties jaunieši tiek pēc stundu skaita un atzīmes vērtēm, koledžā mācās, viņi vērtē un visi tie kriteriji pēc kredītiem ir. Līdz ar to viņi pārējot uz Tehnisko universitāti vai Jelgavas universitāti, jebkur citu, šī nozarē šie kredīti tiek pārskaitīti. Bet no profesionālās vidusskolas uz koledžu vai augstāk nav nekas pārskaitā. Vai būtu jādara, jeb nebūtu jādara tas? Kā izskatās? Vai jūs to varētu īstenot? Es domāju, ka uz doto momentu tas nebūtu objektīvi, jo diezgan dažādi līmeni ir. Bet tajā mirklī, kad koledžā iestājās 2 veidu audzēkņi. Viena, piemēram, es improvizēšu no 3. arodvidusskolas un otrs no vidusskolas. Viens zina vispār izglītojušos priekšmetus, otrs varbūt tos mazāk zina, bet tas pirmais noteikti nemāk metināt. Savā laikā, tad, kad radās pirmās koledžas programmas, ideja bija tā, ko tu tagad, pēc profesionālas vidusskolas viņi varēja turpināt. Pirmā mehatronikas studiju programma radās un bija šis te elektriki, mehāniki un IT
var turpināt tālāk. Pīt, kā loģiski trepīšu princips ievēros. Pie akreditācijas mums tika aizrādīts cilvēktiesību pārkāpums. Ja? Tā mums ministrijā, un kopš tā laika jābūt vienādām tiesībām. Gan. Tāda šodien situācija. Protams, tas ir ļoti neiet kopā. Tie jaunieši, kas atnāk pēc profesionālas vidusskolas studēt koledžu programmās, viņam nosacīt daudz vieglāk nekā tie, kas atnāk no akademiskās vidusskolas. No ģimnāzijas. Jā, pat no ģimnāzijas. Jo pabeidzot šo 4 gadus, viņam ir tiešām tehniskā domāšana jau. Ja? Viņa tai lietai praktiskās iemaņas ir. Viņi tos jautājumus daudz ātrāk uztver. Līdz ar to arī koledžu beidzējiem, kas turpina tālāk augstākās mācību iestādes jau uz bakalaura vai profesionālu, viņiem problēmas nesagādā neviena tehniskā specialitāte, priekšmetu studiju priekšmetu, bet sagādā problēmas tieši augstākā matemātika, šie akadēmiskie, kas pietrūkst kredīti. Nu, cik man zināms, tad Igaunijā, piemēram, nav jāliek centralizēta eksāmena obligāti, bet tev ir iespēja turpināt studijas profesionālajās studiju programmās. Mūsu koledžu beidzēji uzreiz, programmas ir saskaņots, ja? Viņi turpina jau 2. kursā konkrētā nozarē. Ja? Labi, katrā ziņā mēs uzsverām vēl vienu atslēgas vārdu, tā ir akreditācija un šī te pēctecības un nodrošināšana, jo tas ir resursu liederīgas izmantošanas jautājums, ja, lai nemācītos netērēt laiku divreiz. Tas ir gan laiks, gan nauda. Jā, Ilze. Jā. Ogas tehnikums ir noslēdz sadarbības līgumu Latvijas Lauksaimniecības universitāti, un tur tiešām ņem vērā to, ka audzēknis ir mācījies profesionālā izglītībā, un mēs arī strādājam ar Mežu fakultāti pie programmu pēctecības, un mūsu audzēkņi, kad beidz arī uz to, viņi jau arī tiek uzņemti budžeta grupās, un lai tās programmas tā turpinātos tālāk. Un 10 punktus iestājoties, ka nāk, 10 punkti ir klāt iestājoties, ja nāk no profesionālas izglītības. Tātad atsevišķās iniciatīvas, acīm redzot, ir vēlams, ka pēc kāda laika, kad skatīs augstākās izglītības likumu, lai tā kļūtu par sistēmu, nevis par atsevišķām, teiksim, labas prakses piemēriem. Jā, Jāni. Viens konkrēts situācijas uz šodien, kas ir, jo Rīgas uzņēmuma darbības koledži tiek beidz pastāvēt, viņi tiek reorganizēti, ja, un mums tiek nodot viņu programma, kas saistīts ar augstumniekiem. Kas attiecās uz profesionālo vidējo izglītības programmu, ar licenci nav problēmas. Ja? 2. datumā viņi pārnāk mūsu rīcībā, mēs saņemam automātiski licenci. Kas attiecās ar koledžu programmu, mums 2 mēneši bija jāiesniedz iepriekš tagad līdz, un tagad iet pilnvērtīgs licencēšanas process jau esošai licencētai un akreditētai programmai. Un par ko vēl mums attiecīgi papildus vēl jāmaksā diezgan liela summa. Pildot ministra kabineta noteikumus. Tāda ir paradoxāla situācija. Paradoxāli sanāca, kā mēs aizskārām augstākās izglītības jomu, tā izliec vēl pāris problēmas ārā. Lūk, bet mums ir laiks tagad ļoti tuvu nopļošanās laikam. Līdz ar to varbūt ir iespēja, ja kaut kas vēl ļoti būtisks ir sakāms. Jā, lūdzu. Papildinājumu. Kaut kur diskusijās izskanēja sadarbība ar pamatskolām, bet, ja mēs tiešām runājam par to pievilcīgumu un izvēli, to izvēli jaunieci izdarīs tuvu pamatskolas absolvēšanai. Tas nozīmē, ka tas pievilcība ir jāceļ viņa acīs un viņu vecāku acīs. Jā, tātad jāstrādā jau ar to auditoriju, lai tā izvēle būtu motivēta, pamatota. Un te ir nācies saskarties ar situācijām, vai tādām replikām no profesionālas izglītības iestādēm. Šodien tādas nedzirdējām, bet varbūt pārstāvot citu viedokļus ir tā, ka viņi pat lāgā nevar tikt līdz šim jaunietim, lai viņu uzrunātu, jo nauda sako skolēnam un konkurence pēc izglītojumā dara savu. Tā atsevišķi, protams, iespējams, ka atsevišķas diskusijas tēma, kā nodrošināt pamat izglītības kvalitāti un karjeras atbalsta pasākumu iespējamību pamat izglītības pakāpē tieši tuvojoties jau 8. 9. klasē konkrētāk. Es domāju, ka ņemot vērā, ka man ir pačukstējuši, ka aiz šīm durīm ir vēl paredzēta vēl neformāla diskusija ar iespēju iemalkot kafiju un varbūt vēl kaut ko uzkožot. Līdz ar to es nedomāju, ka tagad būtu jātērē laiks, lai vēlreiz atkārtot galvenos akcentus, ko mēs jau esam teikuši.
Es domāju, ka secinājums īstenībā ir viens. Pirmkārt, visas iesaistītās puses darbojoties tikai var sasniegt pozitīvu rezultātu. To rādīja labās prakses piemēri. Mums ir jārada apstākļi un jāinformē jaunieši par šīm te iespējām un jārada apstākļi, lai šie jaunieši savus talantus un spējas varētu attīstīt un īstenot. Tātad maksimāli racionāli izmantojot visus resursus, cilvēku resursus tajā skaitā, un lai radītu cilvēku kapitālu. Līdz ar to es teikšu paldies, absolūti lielu sirsnīgu paldies visiem, kas atnāca, un ļoti daudzi. Un turpināsim šīs diskusijas atbilstoši tam diskusiju plānam, kas šī projekta ietvaros ir paredzēts. Paldies un uz redzēšanos līdz nākamajai reizei!